nelielu nokavēšanos varam sākt domes sēdes. Papildus darba kārtība mums ir daži jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu nokavējumu naudas piedziņu bezstrīda kārtībā, par maksas noteikšanu, par skolas internāta istabas īri nomu, par atzinumu sniegšanu, par dabas aizsardzības plānu dabas parkam Daugavas ielēja un par atvaļinājumu piešķiršanu bāriņtiesai. Un es gribētu vēl lūgt 11. un 12. jautājumu pārcelt uz beigām. Izpilddirektors informāciju un informācijas apmaiņu uz beigām. Vai ir iebildumi par šādu dienas kārtību? Paldies, vienbalsīgi ir, ja? Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 3 par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2014. gadam. Inita, lūdzu, finanses sēdē skatījām. Finanses sēdē mēs izgājām cauri smalki pa visām pozīcijām. Šobrīd kopsavilkumā tātad ieņēmumi izdevumi daļa savstarpēji, saņemtie aizdevumi, saņemtais finansējums no Eiropas fondiem aiziet uz SAC alternatīvā projekta realizāciju. Mērķa dotācijas no valsts savukārt izdevuma daļā tiek sadalīta brīvpusdienām un mācību līdzekļu iegādē pa attiecīgajām iestādēm. Izdevumu sadaļā bibliotekām tātad savstarpējie norēķini ar pašvaldībām. Iepriekš bija ieplānoti tātad reģionālās bibliotekas pakalpojumi pie pakalpojumu kodiņa, šobrīd viņš ir savstarpējos norēķinos, tiek iegrozīts. Dzīvokļu apsaimniekošanai nekustamā īpašuma nodoklis par Marijām un logu nomaiņa Zemkopības institūtā tiek iegrozīts pēc lēmuma. Bāriņtiesai un kultūras centram savstarpēji no datortehnikas iegādes bija ieplānots dators tātad ar visām programmām, bet nopirkts tika atsevišķi un atsevišķi iegrāmatotas datorprogrammas. Un uz rezerves fondu no SAC alternatīvā projekta tiek atgriezti aizdotie 4269 eiro no iepriekšējā, no 2013. gada un neizmantotais ieplānotais aizdevums 7114 arī tiek novirzīts uz rezerves fondu. Un savukārt no rezerves fonda tiek apmaksāti ceļa izdevumi skolotājiem Bērziņam pēc iesnieguma. Un tā uz rezerves fonda aiziet 11.183 eiro, kas kopā sastāv 59.300. Un speciālā budžetā zivju resursu papildināšana pēc lēmuma no pakalpojumu kodiņa uz krājumu kodiņu. Vai kādi jautājumi minētāji par budžeta grozījumiem? Tad kas par šādiem budžeta grozījumiem lūdzu balso? Paldies. Pret. Atrat? Jā. Divi, ja? Jautājumi nebija, komentāri varbūt bija, ja? Nu. Par budžetu? Jā. Es nezinu, mēs kā iepriekš varbūt tas saistīts vai nav saistīts, bet mēs kā runājam par to budžetu, tomēr kaut kādā veidā izstrādāsim kaut kādu pamatu, teiksim, labi, nākotnē, bet... Par budžeta pieņemšanu, kā tādu, jā, mēs sākam mainīt, tur, nu, kaut kādas koncepcijas pieņem, ja viss tādēļ, kā nauda aiziet uz to rezerves fondu, tad es saprotu, vai vēl kaut kādu. Tā jau ir aiziet. Budžeta tad pastādīšana. Nu, teiksim, tad tas nākamais. Nākamais būs jau... Jā, par nākamo. Nākamais par dabas resursu līdzekļu izlietošanu. Tātad finansu komitejas sēdē mēs lēmām par 200 eiro pretputas materiālam, bet pēc lietas gāzēm mums bija izskalojumi. Līdz ar to no dabas resursu nodokļu naudas es lūgtu saskaņā ar tāmēm, kas ir nepieciešams, izsūtīšu visiem. Tātad izskalojumi mums bija Draudzības, Pumpura, Sporta un Daugavas. Pumpura iela ir 249,60, Sporta un Draudzības kopā 368,40 un Daugavas 465,85 kopā 1083
€1,85, lai ātri to novērstu. Ja nē, tad šī nauda mums būtu jātērē no ceļu naudas. Apzināju es divas kompānijas, vienu Roplainis, viena ir man tā mēs tas nosaukums, kas bija pieejamas, tāpēc, ka gribējās operatīvi arī šo novērst visu, un tas mums bija jānovērš praktiski, tas mums būs arī. Tad lūdzu atbalstīt piešķirt no dabas resursu nodokļu naudas izskalojumu izlabošanai. Vai ir jautājumi? Paldies. Bet tos izskalojumus vajadzētu tā sakārtot, lai pēc tam nebūtu izskalojumi. Izskalojumi visu laiku nepārkārtot. Pieņemsim, es varu par sporta ielu konkrēti. Es katrā vietā esmu bijis, katrā esmu darījis. Šito te sporta ielai bija jānomaina caurule, tāpēc, ka tur bija vienā galā veca, otrā jauna, līdz ar to bija radies tas izskalojums un iebrukums tur. Arī tā. Šie bija tiešām, es domāju, neparedzēti apstākļi. Mēs neesam. Nav žēl par naudu, bet sakārtojas, lai nebūtu pat lietas gāzi būs atkal tā kā tā pašā vietā izskalojas. Šitajās vietās vairs nevajadzētu. Par Daugavas ielu ir doma tāda, ka Daugavas ielu beigās mēs mēģināsim tomēr aizsūtīt rēķinu Latvijas ceļiem, jo tagad ir tā, ka trotuārs mums nav, viņiem nav. Tieši, kas attiecās, viņi ne par ko negrib. Mēs savukārt likām uzsvaru uz to, ka tomēr tā noteka, kas atrodas uz Latvijas ceļu, ir viņu īpašumā, un tāpēc arī viņiem vajadzētu, bet viņi piekrita pašlaik savest savu noteku kārtībā, mēs kā savu ieti, kura mums neskaitās. Mums jaunais ceļš, viņš skaitās, viņš ir nodots, viņiem nes. Kurā vietā Daugavas ielā? Pie Mežniecības māmas. Pie gāja pārējie. Un tur redzēs, ko viņi teiks, katrā ziņā viņi nav ieinteresēti ieguldīt nekādas līdzekļus, bet tieši to viņu dēļ varbūt to mēs apgūsim. Tā. Par līdzekļu novirzīšanu noteiktiem mērķiem skolas un kultūras centra budžeta ietvaros. Te jautājums mums lēma kultūras komiteja, arī finansu komitejā tika skatīts, ka nepieciešamos līdzekļus no kultūras centra budžeta. Te bija runa par, kāpēc naudas te ir ielikts? Naudas arī ir? Jā, naudas. Šitas. Tu viss salikts kopā, vēl salikts... Skolas un kultūras, tātad divās daļās. Kultūras centra budžets par €440, lai iegādātos nošu pulšu mapju. Iegādēji €440 no kultūras nama budžeta un €3,946 no skolas budžeta līdzekļiem, kas ieņemti internāta telpu iznomāšanai skolas kāpņu margu nomaiņai. Bija jautājums par kultūras centru, ka viņš apzinās skolu, kur ir palicis pitīši inventārs. Jā, ir apzināta skola. Skolā ir 4 pultis, kas tiek izmantotas skolas vajadzībām. Tur ir interešu izglītība pulciņš tātad, un tur arī viņas tiek izmantotas. Vairāk skolai nekā nav. Šodien sazinājāmies vēl ar skolu. Esošo plānoto līdzekļu ietvaros? Aldis ieņem no dzelzceļa pašlaik, un līdz ar to katru gadu viņam rodās kaut kāda nauda. Tas, kas ir vidusskola attiecās. Nauda rodās no internāta nopelnīto naudu iegūtu skolā. Tāpat laikā mēs taisot budžetu atbalstam internāta darbus. Varbūt te par katru tad ir jābalso atsevišķi, par pirmo un otro. Tad viens ir atļaut vidusskolai novirzīt līdzekļus kāpņu margu nomaiņai. Kurš par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Tā.
Pret? Nav atturās. Viens atturās. Un otrs ir 440 eiro no kultūras nama budžeta nošu pulšu, nošu mapju iegādē. Kurš par? Gaidi. Pret? Atturās. Tā, nākamais jautājums par iepirkumu komisijas izveidošanu skolas sporta spēļu laukuma izbūvēi. Un tā tad priekšlikums bija komisijas priekšsēdētājs Aldis Rakstiņš, komisijas locekļi Arnis Zitāns, Guntis Rūze un Inese Sala. Kurš par šādu lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam. Komisija skolas laukuma vienbalsīgi. Par iepirkumu komisijas izveidošanas kultūras centra, mūzikas un mākslas skolas un domes telpu remonta veikšanai. Šeit komisijas sastāvs priekšlikums bija komisijas priekšsēdētāja Inese Sala, komisijas locekļi Iveta Biķerniece, Baiba Dronka, Guntis Rūze un Andris Zālītis. Kurš par šādu lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam. Paldies. Balsīgi. Nākamais jautājums par konkursu par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu nolikumu apstiprināšanu. Agita, lūdzu. Darba grupa izstrādāja nolikuma projektu konkursam par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu. Par pamatu tika ņemts iepriekš sagatavotais nolikums, kas jau darbojās no 9. līdz 12. gadam. Pagājušajā gadā konkurss nenotika, šogad tika nolēmts atjaunot, nedaudz papildinot un varbūt arī druscīs no citas puses tā kā uz to paskatoties. Un kultūras komitejā izskatīts bija arī dažādi priekšlikumi un labojumi, kas ir ietverti arī nolikuma projektā. Tika izsūtīts arī tagad tiem deputātiem, kas nedarbojās kultūras komitejā. Un apkopoti visi priekšlikumi, sagatavots arī vērtēšanas kritēriji ir sagatavoti, pēc kādiem tad vērtēšanas komisija varētu darboties. Un, ja ir varbūt kādi jautājumi vai vēl kādi priekšlikumi, tad sakiet. Ja nav, tad es varētu vēl piebilst, ka mums ir jāievēl konkursu vēlēšanas komisija. Vērtēšanas komisija, Jāapstiprina vērtēšanas. Un te priekšlikums ir Ines Sālī, Nāra Dika, Daiga Mārtinsone, Baiba Dronka, Māris Saulītis, Ilga Ušaka un Anna Zvejniece. Mārīte Sauli. Mārīte Sauli. Mārīte Saule. Saulī man ir uzrakstīts, tā lasu igaunisku uzvārdu varbūt. Varbūt vēl kāds vēlās piedalīties komisijā. Tad lūdzu nobalsojam par šādu vērtēšanas komisijas sastāvu. Kurš par? Ušaka, nu? Ir? Jā, ir. Paldies. Balsīgi. Tā. Par bērnu rotaļu laukumu izbūvu Skrīveru novadā. Tātad finanses sēdē lēmām par 3 vietām - institūts, saimniecība un centrs Skrīveru. Vai ir nepieciešams arī lēmumā mums pieņemt lēmumu, ka līdzekļus ieguldam visās vietās vienlīdzīgi? Nepieciešams. Tātad 3 vietās un lēmums katrā, finanses līdzekļus katrā ieguldam vienlīdzīgi. Kurš par šādu lēmumu projektu lūdzu balsot? Tā. Summa liela bija. Mums ir 7000 eiro, bet mums vajadzētu sagaidīt kādu projektu iespējas. Tā, par pašvaldības policijas darbinieku amatu vienības izveidošanu un amata pretendentiem izvirzāmajām prasībām. Lēmumu par izveidi mēs varam pieņemt.
mums ir jāpieņem lēmums, ka mēs izveidojam štata vienību. To mēs varam pieņemt. Mums tagad ir, kā tad mēs pieņemam darbā, bija izsūtīts, kāda tad ir tā atšķirība vakance konkurss uz valsts ierēģņa vietu. Un bija arī jums aizsūtīts, uz šo brīdi novadā nav atsevišķa regulējuma, uz kā pamatu būtu rīkojums konkurss uz vakantu vietu. Šeit ir atsūtītas, Ināra Dika mums ir iesūtījis prasības, vēl pildes. Viņa teica, kā tad mēs pieņemsim tagad darbā. Te bija par konkursu, varbūt ir priekšlikums tāds, ka visi deputāti iesaistās tajā vērtēšanas komisijā, jo policijas nolikums nosaka, ka beigās pieņem dome, un tas ir balsojums. Un tad liekam tās izglītības vēl, bet beigās mēs saliekam katrs savu, teiksim, 0, 3 punktus, 2 punktus, ja? Un beigās tāpatās deputātiem ir jābalso. Deputāts savā balsojumā pilnīgi neatkarīgs. Tāds ir, kādi vēl būtu priekšlikumi? Es domāju, ja mēs izvērtējam, ja viņš atbilst augstākai izglītībai, pieņemsim, ir 3, ja tie punkti saskaitās kopā, tad izliec tā kandidatūra, kas ir jau tā kā labākā. Nu, ja tur ir 2 kandidatūras, tad varbūt var likt 2 uz to balsojumu un izvēlās no labākās, bet tur jau nebūs 10. Un tad arī, ja ir 2 kandidatūras, tad tie deputāti balso par tām 2 kandidatūrām. Tad ir izvērtējums, ja konkrēti atbilde, pēc kā ir izvērtēts, un ja kurš var deputāts pateikt, kur ir vērtējums, kur viņš ir vilcis 3 vai līdz 1 vai līdz 0, vērtējot pēc šīs tabulas skalas. Un liekam uz sēdi balsojumu. Ja izliec labākais, ir 1, ja ir 2, liek 2 un nav nekā problēma. Tātad, to tad liekam izglītība cik punktus? Uzreiz saliekam tabulu 3. Bet mums jau tabula uztaisīt, Izglītības ir dažādas. Jā, pirmā līmeņa, otrā līmeņa maģistrs. Speciālā var būt dažādas. Tur nav atšķirības. Atkarībā no tā, ko mēs gribam, tad mēs liekam tos punktus pretī. Augstākā pirmā līmeņa, kāda ir otrā līmeņa? Izglītībai cik mēs tad liekam pēc 3 punktiem, jā? Respektīvi vēl vienreiz, tātad izglītība vai būtu augstākā, ja mēs, protams, gribam cilvēku augstāko izglītību, tad tas būtu 3 punkti. Ja ir kaut kāda speciālā, tad tā ir tie 2 punkti. Ja augstākai lūdzu 2 līmeņi. Kuru mēs gribam, kurš augstāks tam 2, attiecīgi, kurš zemāks tam 1, ja viņam nav šīs, es nezinu, kursus viņš ir beidzis, tad viņam ir 1 vai nākošais līmenis 0. Kritērijs, kur pretī ir konkrēts punktu skaits, ko par katru lietu liek. Pieredzi. Attiecībā, ko mēs saprotam ar pieredzi? Pieredze tiesību strādājošās institūcijās vai darba pieredze līdzīgās. Tad atkal līdzīgi tā kā tas ir, ja? Ja šīs pieredzes nav, tikko beidzis, vai arī tā pieredze ir, es nezinu, 1 gads no 0 līdz 1 gadam, tad praktiski vai no 1 punktu vai 0, jāskatās. Ja tā pieredze ir, teiksim, no 1 gada līdz 3 gadiem, tad 2 punkti, ja pieredze ir no 3 uz augšu, bet uzmanīgi. Mēs negribam arī šeit pensionāri. Jā, līdz ar to tu ir jānobalansē. Ja šis cilvēks ir izdienas pensiju dabūjis, tad droši vien viņam arī vairāk par 2 punktiem nevar likt. Ja mums vislabākais ir tas cilvēks, kurš ir gatavs strādāt un kurš ir šajā te robežā, kad viņš to izdienas pensiju nav sasniedzis. Tur ir tā prātīgi jādomā par šīm te lietām, tie kritēriji jāuzliek uz papīra. Mēs šeit uz vietas to neizdarām. Vai mēs nevaram sanākt citā laikā, piemēram, tiešām izdiskutēt? Es taču pēc finanses sēdes iedevu jau variantu, kā tas ir. Vienkārši to vajag upgradeot un padīdīt bišķi uz priekšu, jā. Es domāju, ka tur visas šīs te izglītības un attiecīgi tās lietas varētu juristi zināt precīzāk, kas ir kas, jā. Jo ja skatās, kas vēl var būt, jautājums ir par to, kas vēl ir kritērijs. Izglītība un šī darba pieredze, tie ir 2 lielie nosacījumi, pilnīgi noteikti. Kas ir vēl 3, ko mēs varam pielikt klāt? Tāpat tās jābūt šoferu tiesībām, kas tas obligāti. Tas ir obligātais nosacījums. Respektīvi sadalās 2 nosacījumi. Ir obligātie nosacījumi, atbilstība likumam, šoferis, ieroču nēsāšanas, viss, kas ir nepieciešams, lai varētu būt policists.
likumā noteiktās. Ja tās nav, tad vispār mēs nerunājam. Un ir šīs te papildus, kas pēc būtības pasaka to labāko kandidātu, kas vajag mums. Ja. Tā ir tā izglītība un pieredze. Varbūt ir vēl kaut kas trešais, kas vēl ir. Man tā uz sitienu nenāk prātā. Nu, izglītība pieredze, bet nu, pārējais, kas ir obligāti, tas ir obligāti. Tas ir obligāti. Nu, viņam ir Tas ir minimums, jāatbilst, ja tas viņam jāatbilst neatbilst, tad likumam mums par aizsāk. policiju, tas pats par sevi saprotams. Tur bez tā. Pieredze, bet arī struktūrā. Viņš būtu līdzvērtīgā struktūrā strādājis. Nu, vēl ir jautājums, jā, kā viņš ir strādājis. Ceļu policijā. Viņš ir bijis ceļu policists. Jā, Tā arī atšķirība. tas arī ir, nu, pie tiem kritērijiem vēl ir vai viņš ir strādājis. Pašvaldības policijā, teiksim, vai viņš ir, tad tam varētu būt arī kaut kāds. Nu, mums, laikam, nav vairāk ceļu policijas kā tāda. Mums Nē, ir nu, konvojēšana, varbūt policija tur vispār varbūt policija. Juridiski Pašvaldība, jā, kaut kādā pašvaldības iestādē. policija arī. Nu, tas ir savādāk, varbūt pieredze. Ja mūsu gadījumā pat varētu būt priekšroka tam, kas ir strādājis pašvaldības Jā. policijā. Viņš zinošāks būs par to. Tieši tā. Tad, kā mēs rīkojamies pareizāk? Mums tādu būtu vietu, mēs tagad nodibinam ar domas lēmumu. Jā. Ja, to mēs varēsim nobalsot. Bet tālāk, lai mēs Lai mēs izsludinātu nekavētos. šo te vakanci un tās prasības, tad, nu, to mēs varam tepat uz vietas, es domāju, izdomāt, kad, nu, ir tās, tā kā tur lasīja, tās nepieciešamās prasības, kas atbilst likumdošanai, nu, viņas ir jāuzskait, protams, jā. Attiecīgi ir šī te izglītība, kur mēs nesakam, ka obligāti augstākā, jā, atbilstoši izglītība un darba pieredze atbilstošajā jomā, nu, bet varbūt vēl kaut kas trešais, jā. Ja viņam ir tā darba pieredze, tad viņam attiecīgi, es domāju, arī tur ir viss fiziskās normas izpildīts un vispārējais, ja viņš strādā, jā. Gribu pajautāt par to, mēs tieši, ka Bāriņu tiesu likām sludinājumu ar domu, neuzrakstīja, kas ir likumā rakstīts, kad jābūt tai amatā, lai pats lasa, kas ir likumā. Tad šai gadījumā varbūt līdzīgi ielikt likumā, ievērojot likumā noteiktās prasības. Lai uzrādīt to. Nu, tas jau pierāda arī, vai var orientēties. Nu, datorprasmes visur. Tās arī varam vērtēt. Nu, vai vienlīdz dators vai Kā tu, nu jā, nu, tur mēs nenovērtēsim. Pateiks to, nu jā, to nevar. Prasībās viņam jābūt. Kā tam. Veselības pārbaude arī būtu kā jau. Jā, Nu, var ielikt, jā. jā, tur ir policistam tomēr tieši jābūt. Neredz, ja viņš strādā, tad viņš tas Viņam jau izgāja. Veselības pārbaude mums viņam ir jālūd pēc darba likuma jāliek iziet 1 mēneša laikā. Noslēdzot līgumu. Jābūt, ja visiem tiem neklasētiem elementiem jāstrādā, tomēr jābūt bišķi veselība. Nu, tā ir vispārīga veselības pārbaude, bet kaut kāda speciāla vai kaut kādām paaugstinātām prasībām mums nav. Mēs varam uzreiz uzprasīt konsultāciju, varbūt tur vēl ir kaut kādi nosacījumi, jums tādi iespēja. Es domāju, ka Es vienīgais varu pakomentēt, teiksim, izvirzu, teiksim, jūs uzskatāt, ka labāks būtu, teiksim, teiksim, ir pašvaldības policijas pieredze, ja? Te varētu vērtēt no kāda viedokļa, kurā, teiksim, pašvaldībā viņš ir strādājis. Ja viņš ir strādājis Rīgā, teiksim, ja, tad tur atvainotā policija ir praktiski līdzvērtīga valsts policijas apjomam, ja, un, teiksim, viņš ir strādājis pa kārtībnieku, teiksim, viņš ir staigājis pa ielām, teiksim, nu, dzenājis pīpmaņus, vai pieskatījis kādu skolu. Teiksim, tas arī būtu jāvērtē, ja, teiksim, nu, ja viņš ir strādājis valsts policijā, ja, tad, nu, reāli, teiksim, kaut vai kārtībnieku amatā, praktiski, nu, es domāju, pašreiz brīdī jūs veidojat tikai kā vienu kandidātu, tad, nu, uz dižu augstāku diez vai tur, ja ir, protams, nav slikti, ja, bet, nu, reāli, teiksim, viņam būtu vismaz jābūt kārtībnieku kvalifikācijai, tas neziet vismaz tiem, teiksim, policijas skolai, kas ir kaut, tad ir policijas akadēmijā, ir pārcelt, un kādreiz bija Kaugos. Tātad vismaz tam pirmā līmenī, tātad viņš ir izgājis pirmotnējo to sagatavošanu vismaz policijas. Ja, nu, un tātad tālāk, ja pirmā līmeņa, tātad tas ir kā ir atbilstoši pirmā līmeņa tam komandējušam sastāvam, tas ir, nu, tātad, principā, ietekmi inspektora kvalifikācija, teiksim, vai attiecīgi krimināla policijas tādā veidā tas reāli sadalās, ja būtībā. Un manā skatījumā, teiksim, nu, optimālākais būtu, tad, nu, es saku, vai, nu,
kārtībnieks ar pieredzi vai, teiksim, 5 inspektoru līmeņi, ja, jo, vecākā komandējušā sastāvā, es domāju, ka tik liela alga jūs vienkārši fiziski piedrošināt nevarat, kā saka, kāds nāktu. Nē, tas neizslēdz, ka nāks, ja, bet vienkārši tā, būsim realisti puslīdz. Paldies. Es domāju, Uldis jau tur nosauc visu to, tu varbūt Vēl tu pierakstīji. Arī tās prasības ir, to vietu mēs varam izdarīt vērtēšanu. Pirms finanšu sēdes vienojamies, kādā kārtībā vērtējam. Jo mēnesis tāpatās būs izsludināts kā konkurss. Tas paies mēnesis, kamēr mēs pēc mēneša tiekamies, mēs varam jau parektēt, kādu mēs taisam tabulu, kādas liekam punktus iekšā, izvērtēšanas un visu. Vai man varbūt jānopacina termiņiem. Mēs izsludinam 2 nedēļas, mēs uz finansu sēdi jau varam vērtēt. Un pieņemsim uz nākamo domas sēdi, mēs jau varētu apstiprināt. Jo, cik tad pieteiksies mums ilgi, jo tā ir, 2 nedēļas kritērijas mēs izsludinām. Tu uz intervijām darba neaicinās? Nē, aicināsim. Tad tos, kas izvirzās? Redzēsim, cik būs. Ja 5, tad ņemam visu. Ja 10, tad varbūt vēl atskatāmies. Tā tad. Jābalso mums ir par pašvaldības policijas darbinieku amatu vienības izveidi ar algu 711 eiro un pretendentam izvirzāmajām prasībām. Kā vēl tev Uldis nosauc, vēl tu pierakstīja iepriekš minētās, kurš par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Nākamais jautājums mums ir par pašvaldības zemes iznomāšanu. Anita, lūdzu. Iznomāt 5 cilvēkiem mazdārziņus uz 5 gadiem. Dažiem ir no 1. janvāra, citiem no 1. maija, citiem no 1. jūnija, atkarībā no tā, kā viņi ir pieteikušies vai viņi lieto. Un tad vienam iznomāt 0,2 irgu lauka āramzemi uz 1 gadu un 0,3 uz 3 gadiem. Izdarīt grozījumus Vasilijam Svešņikovam un noslēgt nomas līgumu no 14. gada 1. aprīļa līdz 19. gada 31. decembrim. Uzsver Lanas Plūkšas iesniegumu par mazdārziņa numuru 18 nomu no 2015. gada 1. janvāra Zemes vienīgo institūta mazdārziņa 2 izskatīšanu atlikt uz augusta domes sēdi. Es tā domāju, ka augustā mēs varētu izskatīt, un ja tur nebūs neviens pieteicies, tad vai no 1. septembra vai 1. oktobra tā, lai var jaunais īpašnieks apart dārziņu. Kurš par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Paldies, vienbalsīgi. Tātad, nākamais mums ir jautājums par nekustamā īpašuma robežu sadalīšanu. Atļauts IAAB zemes 7 sadalīt zemes īpašuma robežu 2. zemes vienību 2 atsevišķos zemes īpašumos saskaņā ar pievienoto schēmu, ievērojot nosacījumu, ka apdalāmā zemes vienība nedrīkst būt mazāk par 0,5 hektāru. Tas ir, ja atrodas lauka apbūves teritorijā, tad 0,5 un taisni šis gabaliņš, ko viņi grib atdalīt, tas ir šajā teritorijā. Pārējais nav. Zemes vienības sadalīšana ir atļauta izstrādājot zemes ierīcības projektu, detālu plānojumu izstrādāšana nav nepieciešama. Un ir izstrādāta arī zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi, kas viņiem ir jāievēro, izstrādājot ierīcības. Kurš par šādu lēmumu projektu uz balsojam? Paldies, vienbalsīgi. Jā, nākamais jautājums ir par ziņu par deklarēto dzīvesvietas anulēšanu. Skatījām finansu sēdē, Oskars Lūsis lūdz anulēt dzīvesvietu Sebastianam Smitam, jo zudis tiesiskais pamats, jo viņš tur nedzīvo. Par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tā. Par Daņa Lazdiņa iesniegumu par dzīvumās platības piešķiršanu mums ir informācija no sociālās komitejas, vai mums nav jāpieņem Daņam Lazdiņam. Sociālā komiteja pagaidām nolēma atteikt palīdzību dzīvumās platības piešķiršanā un lika
mainīt dzīvesveidu, vienoties ar vecākiem, un tad sociālais dienests iesaistīsies, un tad risināsim to jautājumu tālāk. Tas tā kā ir tā, tad par Lazdiņu es informēju. Tā, nākamais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu nokavējumu naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Tā tad zvērināta tiesa izpildītāja Zana Tarsuna vērsusies piedziņu pret parādnieci Sintiju Markovsku, un viņai ir nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kopējā summa 520 eiro 32 centi. Tātad, kurš par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu bezstrīdus kārtībā? Par maksas noteikšanu par skolas internāta istabiņas nomu īri. Par maksas noteikšanu mums šeit nebija pāriets uz eiro, un tagad Aldis lūdz atļaut izīrēt Skrīveru saldumiem vienu istabu, noteikt skolas interneta istabiņas izmantošanas maksu 35,70 mēnesī, un kopējā viņam ir 205, tā skaitā PVN. Bet kas šits ir? Tā skaitā PVN. Interneta maksa ir 205,70 eiro, tā skaitā 35,70 PVN. Atļaut iznomāt vienu skolas internāta istabu Skrīveri saldumi uz 3 mēnešiem. Varbūt paskaidrošu, lai saprastu, tas ir, bija skolai noteikti izcenojumi par viesnīcu, par mācību telpu, bet viņiem bija iepriekš praksē tieši ar tiem remontstrādniekiem, ja brauc lielākas grupas, ka vienu to istabu iedod neatkarīgi no tā, cik tur dzīvo cilvēki, nosaka par telpas lietošanu tādu maksu. Tāpēc ir alga papildus iesniegums. Tagad viņiem tā Skrīveru salduma tieši tā grib vienu telpu izmantot. Tur viss iekšā ir gan elektrība, gan mazgāšanās. Tā telpā ietilps 2 istabas. Un kā tas internāta izņemtas? Kāpēc grib izīrēt, vai drīkst paprasīt? Skrīveru saldumi? Viņiem noteikti noliktavas celtniecība. Tas tagad rokās. Jā, un līdz ar to Noliktavas ir tam? Noliktava projekts viņiem ir noliktava. Atļausim Aldim peldīt naudu. Kurš par šādu lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Tā. Par atzinumu sniegšanu par dabas aizsardzības plānu dabas parkam Daugavas ielē. Agita lūdzu. Tu esi apmeklējis sanāksmes. Jā, tā jocīgi sanāk. Es varu teikt, ka esmu ielikusi braucošā vilcienā. Process jau bija sācies par Daugavas ielas dabas parka aizsardzības plānu apspriešanu. Es piedalījos 2 sanāksmēs. Viena bija sabiedriskā apspriešana un viena bija tāda tā kā konference. Uz sabiedrisko apspriešanu no Skrīveriem interese bija ļoti maza. Bija 2 cilvēki, kas dzīvo institūtā atbraukuši. Un es noklausījos to, kas ir tas varbūt jaunais un izmaiņas, kas attiecās uz Skrīveriem tajā dabas aizsardzības plānā. Būtība ir tāda, kad tiek pamainīta Daugavas ielas dabas parka robežas, izņemts ārā Kraukļakmens teritorijas tāds gabaliņš, kas tā kā ir šosejas otrā pusē. Un pagarināta dabas parkas teritorija līdz Dīvajas ietekai Daugavā. Līdz šim bija tikai apmēram līdz benzīntankam. Tas praktiski nekādas izmaiņas tā kā uz Skrīveru pašvaldības darbību īpaši tā, un arī saimniecisko darbību tā kā neietekmē. Tad attiecībā uz tiem dabas liegumiem tā kā ir izpētīts, kad lielais susurs dzīvo, ir aktīvs un reizēm pat iet baznīcā grēks nožēlot, no kurienes mācītājs viņš tiek jārā.
Tad mikroliegums tur joprojām saglabājās, un tā ir tāda aizsargājuma vieta, bet Ozola kalna dabas liegums, kas iepriekš bija iezīmēts, ir zudis, jo nav pamata vairs šim liegumam, tur tās zemes bites tur vairs nav, un tā vieta ir aizaugusi un degradējusi, tām pamata vairs nav. Tad viens no priekšlikumiem bija institūta ciematu kā tādu atstāt kā neitrālo teritoriju. Viņa saglabājās dabas parkā iekšā, bet saimnieciskās darbības ierobežojumu uz to teritoriju tā kā neatiecās, bet to nenosaka ar šo aizsardzības plānu, tad ir pašvaldībai tālāk jārīkojās, lai šo teiksim, to zonu noteiktu kā neitrālu. Tas ir tikai ierosinājums, kas nāk. Tur ir atklātas arī jaunas augu sugas aizsargājumas tajā Daugavas ielais dabas parkā pēc apsakojuma. Es precīzi nenosaukšu kādas. Arī, diemžēl, ne uz kādiem lieliem jautājumiem es nevaru atbildēt, bet visi tie būvniecības un saimnieciskās darbības ierobežojumi, tie paliek spēkā, tāpat kā ir bijuši līdz 100, kas mums ir arī teritorijas plānojumā iekļauti. Tā kā būtībā šis dabas aizsardzības plāns nekādas būtiskas izmaiņas neievieš. Un viņam, protams, arī nav pagaidām nekāda likuma spēka, tas ir tikai tāds rekomendējošs. Tur ir noteikts arī tas saimnieciskās tā kā apsaimniekošanas tādas lietas, kas, piemēram, ir atpūtas vietu iekārtošana, laivu piestātnes iekārtošana, un tad mēs jautājām, kas to dara. Tad ir tā, vai pašvaldība, ja ir iespēja kaut kādus līdzekļus ieguldīt, vai biedrības, kas darbojās, teiksim, mūsu novadā šajā teritorijā, vai arī, ja tas ir privātīpašnieku teritorijā, tad to var darīt arī privātīpašnieki par saviem līdzekļiem. Bija Arvis Leņš, manuprāt, ja es pareizi uzvārdu nosaucu. Viņš arī piedalījās, un viņam tur Klidziņas tur pusē ir ļoti tā plaša tie īpašumi tieši Daugavas krastā. Viņš tur tādas nelielas atpūtas vietas ir iekārtojis. Piestātne ir plānā, bet tas ir tikai uz papīra šobrīd. Ja būs kāda varbūt biedrība vai kas vēlēsies īstenot šo iespēju, tad tā kā viss. Vaiskrauklu piedāvā arī sadarboties, veidojot kaut kādu kopīgu taku tīklu, bet pagaidām tas sadarbības piedāvājums ir tikai šajās sanāksmēs izskanējis. Es saprotu, ka ar oficiālu tādu priekšlikumu viņi domē nav vērsušies par kopīgu tādu sadarbību taku tīklu veidošanu. Te ir tā, es biju uz pašu pirmo to sanāksmi. Te ir tā, ka visu tomēr pamatā nosaka likumdošanu par Daugavas senleju, un šī dabas parka ierīkošana nedrīkst būt pretrunā ar to likumdošanu, kas jau ir. Ko nozīmē atzinumu sniegšana? Tas ir mums kaut ko... Ko tas nozīmē? Mēs kaut kam piekrītam? Mēs neiebilstam. Viņiem ir iestrādāts metrums, tas ir metrums un... Vides eksperti mums atsūtīja tos vēstuli, un viņi arī vēlas saņemt atzinumu, ka pašvaldība neiebilst tas, ko tur ir sasniegts. Es gribētu tomēr ļoti uzmanīgi šitai lietai pievērst, jo tad no sākuma nekas nav, un pēc tam ir vesela rinda problēma, lai kaut kādu saimniecisko darbību izvērst vai kaut ko tam līdzīgi. Es gribētu vērst uzmanību to, ka atceros, kādreiz Krīvros notika tās te laiviņu sacensības, jā, no, tur bija kādreiz tas te tonas tiesnešiem un tā. Es domāju, ka to varētu varbūt nākotnē izvērst vai atjaunot. Es nezinu, tas bija labs pasākums no manu viedokļa. Ja tagad mēs piekrītam pagarināt to dabas parka līdz upītei, tad faktiski mēs arī to nogriežam nostiem. Es domāju, tas neizslēdz iespēju. Nē, tur šoreiz nedrīkst domāt, tas ir ļoti būtiski, jo mums, teiksim, katru zālīt, kas aug un tā tālāk, fakts ir tāds, tas iemesls, lai aizdēja kaut kādu saimniecisko darbību, vēl kaut ko tam līdzīgu vēst. Es domāju, ka ļoti uzmanīgi jāpiet tam te. Es negribu teikt, ka jāpaplašina vai kaut kas vai tur... Ne, mēs nevaram ieliju paplašināt. Šis ir... bet tikko teicu, tātad dabas parks tiek pavirzīts līdz upītei. Tātad. Ir plānots, šo teritoriju paplašināt līdz tikko aiziet līdz Dīvais ietekai, tā mēs varam tur aizkopēt cietības, tas ir skaidrs. Anita, varbūt Anita ir vēl mums informācija, vai mēs varam vēl nesteigties un pārbaudīt. Es domāju, tu ļoti uzmanīgi. Tad mēs priekšniku. Plānu, bet sīkāk es papētīju karti. Ja iet runa par to teritoriju, ko tagad saka Udo, tam cilvēkam, kam pieder šis īpašums, viņam sen ir lieli plāni.
ar semināru mājām un kempingiem, un viņam ir lieli plāni. Triloks. Nu, labi, vienalga. Bet, ja viņi ieliek šajā teritorijā, tad taisni tas jau ir labi. Tā, līdz upītei tā tad visu tur sakārtot, ielikt iekšā to Daugavas robežu, to Daugavas ielejas dabas parku un izņemt ārā teritoriju. Viņi ir atzīmējuši, kur ir mums mazdārziņi pretī Pilskalna veikalam, bet es pētīju 93. gadu, tur gāja runa par Kraukļakmeni, bet tik mazā mērogā, ka viņi paši nav sapratuši, kurā vietā, bet es domāju, ka viņi to arī var ņemt laukā. Tad ir paredzēts skatu tornis. Sākumā es domāju, ko tur var redzēt un kā tur ieliks, bet beigās domāju, tīri labi, tas skatu tornis ir paredzēts aiz cepļiem, augšā labajā pusē, gandrīz pret ceļu uz Senlejām. Tā ir privātā zeme, viņi jau arī vienosies, mums jau neviens neliks taisīt neko. Tas ir Baumaņas zeme? Jā, Baumaņa. Bet vai Tur ir skatu platforma arī, tu pie tā uzvalkām. Tur ir Natūra 2000, tur ir tas parks, bet viņi arī izjūt no tā varētu būvēt to statu. Ne, bet Udo tagad iet runa par to, ka šajā plānošanas periodā tomēr, kas ir svarīgākais cilvēks un viņa saimnieciskā darbība vai viena puķīta, un tāpēc šobrīd ļoti uzmanīgi mums vajadzētu par to paplašināšanu domāt, jo tur ir arī lauksaimniecības zemes. Un tas... Komisijas saukt vai kaut kādā, bet ja mēs uzliksim, viņš no to pēc mums caurēs, es pateikšu kā ir. Bet arī tad, ja viņam ir šis liegums par dažām kā, biotoks, viņam arī tad līdz 1. septembrim ir jānopļauj. Parasti jānopļauj visas lauksaimniecības zeme līdz 1. augustam. Tad viņi skaitās labā lauksaimniecības stāvokļa, bet tiem, kam ir biotoks, ja tur atsevišķi augi, tiem ir līdz 1. septembrim šis jāizdara. Tas, ka viņš to neizdarīja, tas arī par pamatu viņam administratīvi sodi. Nu, viņš jau te ir, aizpagājuši, kad viņš sarakstījās un sauc visādus likuma pantus, ka viņam ir taisnība un mūsu jurists ar viņu ņēmās un mēs nekāds nedarām. Labi, tas ir Triloks Agita lūdzu. Es atvainojos, vienu iebildi tādu, kad visas sabiedriskās apspriešanas ir noslēgušās. Viņas tika izsludinātas gan Skrieveru vārdā, bija informācija par to, gan arī mājaslapā. Šīs dabas aizsardzības plāns šeit stāvēja domē visu laiku, viņš bija visiem pieejams gan internetā, gan arī drukātā veidā. Visiem bija iespēja izlasīt, iepazīties un izteikt savus tos priekšlikumus. Bija informācija par tām sanāksmēm arī, un tagad ir tā, kad ir visas šīs sanāksmes ir noslēgušās, un tie visi priekšlikumi, kas tika izteikti, viņi arī tika izteikti. Bet tu mēs... Protams, mēs savu viedokli var paust. Tad mums atzinumu nevajag, tad tas jau ir... Jā, priekškam mēs... Nē, tad mums ir priekšlikums tāds, tad mēs nesniedzam atzinumu. Nu jā, tad kāpēc mums atzinumu vajag? Droši vien, ka tas ir vajadzīgs tomēr. Formāli tad mēs būsim nobalsojuši par to snieguši. Mēs neesam, jo viņi paši pieņemši savu lēmumu un viss. Mēs ierobežoši, mums tas ļoti uzmanīgi. Tā tad nesniegt atzinumu priekšlikums. Vai arī lūgt uzaicināt ekspertus. Un vēlreiz varbūt tos ierobežojums, kas ir nāk klāt, tos var... Sakas, kādas ir tam sakas? Jā, mums ir lai izskaidro kādas, ja paplašinot, kādas ir sekas tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību. Vienalga, tu saimniecisko darbību. Man jau patīkās laiviņas toreiz, vai vēl kaut kas, vai citu kaut ko darīt. Arī turismas darbības. Bet es biju pilnīgi uz to pašu, es atceros pirmajā gadā, tajā pagājušajā gadu, un tur arī viņiem nebija tā likumdošana izstrādāt, jo viņu ideja ir pieņemt stingrākus, laikam, nosacījumus nekā ir tagad, bet to viņi nedrīkst. To viņi nedrīkst darīt. Dabas parks, tas vēl nenozīmē, ka viņa tie uzstādījumi var iet pretrunā ar likumu par dabas aizsardzību un tā tālāk, un to, kas tur jau tagad ir šobrīd. Tā tad atliekam atzinumu sniegšanu. Tāds ir priekšlikums. Bet ko darīs, jāatliek? Lai viņi brauc pie mums, ja mēs viņiem aizsūtam, lai viņi brauc pie mums. Mēs uzskatām, ka vispār nevajag tādas. Kā ir, tā ir pietiekami. Jo tur ir pietiekami ierobežojumi. Pietiek to zaļums viss. Ja grib atcelt, mēs par atcelšanu, bet ja vēl ierobežot, mēs jāvajag.
Tieši par preto platību paplašināšanu arī pret pārējo pret ierobežojumiem, un ja paplašina platību, tad uz to platību arī tie ierobežojumi attiecās. Mums ir tā 30% laikam Latvijā tur visādāk lieguma un visādi brīvumi ir. Un vēl trakāk mēs atņēmušies to savu zaļumu izvērst tālāk, ka mēs apdraudam vispār klasisko ražošanu kā tādu. Ja mēs tālāk nevarēs turbīnu arī klējā. Jā, un es jūs, mēs darbojamies, ka turbīnas sagūst iekšā tie daudz. Tā, mēs, jā. Tad tā, nesniedzam atzinumu līdz ierobežojumu noskaidrošanai iespējamo. Jo faktiski tā, mēs jau, teiksim, pagasts arī, teiksim, aizkalus pagasts vai arī Skrīveru pagasts, un tad bišķi jāpaskatās arī to Daugavpēņu izmantot tomēr vairāk vai mazāk. Priekšlikums nesniegt atzinumu līdz prezidents, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Es varbūt pateikšu, kādu tu dzīvnieciņu atrasti. Pagad tikai teici, pa dzīvniekiem nevajag. Daudz jaunas sugas ir atklātas, aizsargājamas. Susurs, bite, jā. Visu vairs nav susurs aktīvs. Vieze, tur ir skuldras požām. Sēmgrauzis, četrplankumainais paulgrauzis, lapkoku. Tie visi tādi. Mēs līdz centimetram. Mēs atbalstam, mums par to maksā. Tā, labi. Nākamais jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu bāriņtiesas priekšsēdētājai. Jolanta Ditāna lūdz atvaļinājumu no 1. jūlija līdz 21. jūlijam 2014. gadam. Vietā Māra Krūmiņa izpildīs viņas vietā. Jums jābalso tāpēc, ka bāriņtiesas priekšsēdētājai nav darba līgums. Ja būtu darba līgums, tad piešķir priekšsēdētājs, bet tā kā viņi ir ar domas lēmumu ievēlēti ar domas lēmumu, tad arī doma lēma. Nē, nu labi, bet nākotnē tā visu laiku būs. Par bāriņtiesas priekšsēdētāju tā būs. Iepriekš bija darba līgums, bet tagad pēc viņa likuma, ka nav vairs jānoslēdz darba līgums. Viņa likums to neparedz, un viņi strikti pieturās. Nobeigsim, kur problēma? Cilvēki. Paldies. Jā, pelnīts ir viss. Tā. Nākamais jautājums mums ir tā. Izpildu direktors informāciju atstāsim uz beigām, un mums bija par dramatiska situācija par saimniecību, un tad Aigars lūdzu pirmo reizi visiem runās priekšā, kas mums notiek saimniecībā. Un tad arī par to iesniegumu, par ko mēs jau apspriedām vairāk kārti. Bet, lēmumu tur mums pagaidām nav jāpieņem par Dzelzceļnieku ielas māju. Dzelzceļnieku māju Gaismas prospektu. Sāksim varbūt ar to, ka lielākai daļai nav noslēpums, ka tur saimniecības daļā ūdens apgāde ir stipras problēmas. Varbūt ceram, ka kaut kādā īsā brīdī pašlaik viņas varbūt tās ir mazliet uzlabojušās, bet garantēt to, ka tas ir ilgstošs nevaru. Un situācija tur tāda, protams, ja mēs varētu savienot viņu ar Dzelzceļnieku ielu, tad tā problēma būtu atrisināta, jo vienā pusē tā ūdens gan nav kur likt, otrā pusē viņa reāli pietrūkst. Pašreizo brīdi tur situācija tāda, ka reālais dziļums, kas pēc ūdens visiem parametriem spēja nodrošināt saimniecības patēriņu, principā varētu rezervīti, bet diemžēl tas ūdens ir jāatdod, jāsagatavo patērētājiem, un tās iekārtas, kas tur ir pašreiz darbojās, šo nespēja veikt. Realitāte, lai mēs sagatavotu pilnīgi kvalitīvu ūdeni, tad šīs jaudas ir pilnīgi par mazām, un arī īsti tā, nenolikmē viņam uzstādīja iespējams kaut kādu aprēķinu, kas ir par viņas darbības kvalitāti veikts, bet vismaz tagad, cik tika papētīts, visur ir cita sistēma, tiek izmantot būtībā. Un kā risinājums ir reāli, un tas arī galvenā iemesls ir tas, ka dziļums ir kā spēj ūdens masu nodrošināt, bet pie lielāka patēriņa reāli tur izbūvēts tikai kubikmetrīgais krājpēc,
aiztvertne, kura pie patēriņa nespēja pildīt funkcijas, jo stacijai sagatavošanas tā caurplūdes jauda ir ļoti maziņa. Nu, un it kā viņi pa nakti to kubikmetru uzkrāja, bet tātad, cik tur arī bērnu dārzs, un tāpat cevišķi vasaras periodā tagad vēl, ja cilvēki ņem ūdeni dārzu laistīšanai, tad, reāli šī ūdens masas faktiski nepietiek. Ja, pašlaik, kā mēs palielinājām to pieplūdes spiedienu rezultātā, mums pie iedzīvotājiem, diemžēl, nonāk daļai nesagatavots ūdens. Lielākā masa ir sagatavota, bet, vienkārši mēs viņu attīram nevis normālā režīmā, bet piespiedu kārtā. Jo līdz ar to pieļauj, ka, teiksim, kaut kāds procents nonāk it kā neatzožot. Ir praktiski, mēs te esam papētījuši un veikuši, kā, cenu piedāvājumu varētu teikt, ka praktiski, pamatājam no vienas firmas būtībā, kas ir izstrādājusi divus iespējamos risinājumus. Viens varētu būt tāds, kad tiek uzstādīts minēto staciju vietā konteineru tipa ēka, kurā iekšā ir visas nepieciešamās iekārtas, tā skaitā 5 kubikmetru krājtvertne, un pašā iekārtā arī ražība 5 kubikmetru stundā. Ja? Tātad reāli mēs stundā varam nodrošināt vismaz 10 kubikmetrus kvalitatīvu dzeramā ūdens. Pēc visiem aprēķiniem, ja šis te patēriņš nepalielinās ģeometriskā progresijā, tad tas būtu stacija, kas pilnībā spētu to nodrošināt. Ja, tātad vienīgais tas, ka, protams, šādas ar konteineru tipa stacijas tā uzstādīšana ir attiecīga cena. Tātad, kā viņu piedāvājumā ir kaut kādi 42 974 eiro būtībā. Ja, tas viņi pat ar kaut kādu atlaidi šeit piedāvājuši, bet tas varētu būt orientējošā cena. Otrs variants ir tāds, kad uzstādot praktiski tādas pašas iekārtas, bet tad ir, viņas ir nepieciešama izbūvēt kaut kādu telpu, jo tad blakus ir tā vecā sūkņu stacijas sēka, par kuru ir būvinženieri atziņums, ka viņi ir derīgi tikai nojaukšanai, jo viņas stāvoklis nepieļauj tālāku eksploatāciju. Ja, tātad, ja mēs būvējam, teiksim, man ir atsevišķi, teiksim, iekārtu izmaksas, cik tās varētu būt. Ja, protams, tās ir attiecīgi mazāks, tas ir kaut kur apmēram pie 30 000, it kā sanāk, ka visu kopā kaut kur pie 30 000 eiro. Ja, bet, tātad, ja es nezinu, varbūt izvērtējot, vai jau šos te abus piedāvājumus ir tas, ka, ja mēs uzstādam, teiksim, šādu konteineru tipu to iekārtas, ja, gaišā nākotnē un tiešām izdodās realizēt kādu projektu un pieslēgt pie dzelzceļnieku ielas stacijas, ja, vismaz pastāv kaut kāda teorētiska iespēja šīs iekārtas demontēt un vai uzstādīt kādā citā vietā, ja tas ir nepieciešams, vai arī, mēģināt pārdot vismaz kaut kādu daļai līdzekļus atgūt. Ja mēs tad it kā uzbūvējam stacionāro ēku, tad var teorētiski iespēja mēģināt pārdot tās iekārtas, protams, bet ēka jebkurā gadījumā mums paliks. Ja, tas, ka arī uzstādīšanas termiņi, teiksim, ēkai tātad jāstrādā viss projekts, un arī izbūvēšanas tas termiņš, viss tas, protams, ir, kā saka, ievelkās. Tas ir it kā par šo te informāciju, vienīgais vēl es varu par to dzelzceļa gaismas 3 ar māju, vai? Izstāsti, jā. Tātad tajā gaismas prospektā 3, tur ir Satoreša lieta, tur ir 7 pašvaldības dzīvokļi, 5 ir kā privatizēti, un godīgi sakot, situācija tur diezgan dramatiska, jo notekūdeņi vecie, kas ir septiķi, ir savu nokalpojuši, un tie notekūdeņi reāli ieplūst pagrabā. Protams, ar visām izjošām sekām. Pašlaik it kā viņi tiek izvesti ar mucu, bet rēķinot pie vidējā patēriņa gadā ūdens 510 kubikmetriem, reāli izvesti tiek kaut kādi 80 kubikmetri, praktiski tā tad var rēķināt, ka kaut kur pie 400 kubikmetriem tiek iefiltrēti zemē, kas, protams, nav.
pašlaik ir kā izstrādāts jau reāli praktiski līguma noslēgšanas procesā, ir tas, ka mājas apsaimniekošanas līdzekļiem jau tiks izbūvēti, renovēti ūdens apgāde un kanalizācijas stāvokļi, kas ir mājas iekšējos tīklos, jo tie viņiem arī ir tādi ļoti bēdīgā stāvoklī. Bet tajā projektā bija arī iespēja, kad izbūvēt 2 krājtvertnes, lai šos te notekūdeņus varētu izvest. Bet pirmkārt šo 2 krājtvertņu izbūve izmaksā apmēram 5000 eiro. Un rezultātā, principā, ja pašlaik cilvēki maksā par to kanalizācijas izvešanu no cilvēku, laikam, mēnesī 2,10 eiro, ja nemaldos, tad viņiem sanāk apmēram, kā saka, ja jāizvada visi tie notekūdeņi, tad tas sastāv apmēram kaut kur 13,43 eiro viņiem būtu jāmaksā. Kā alternatīva varētu būt izbūvēta, kā pat ir kaut kāds projekts un cena aptauja veikta, apmēram bioloģiskās attīrīšanas iekārtas lokālās izbūvēt. Jo viņu izbūve izmaksā praktiski kaut kādi apmēram vismaz pēc tā piedāvājuma, kas bija 7500 eiro. Kā rezultātā mēs iegūstam it kā sakārtotu vidi, tas, ka netiek piesārņots tiem notekūdeņiem. Un tādā gadījumā, teiksim, protams, viņiem tie kanalizācijas pakalpojumi pieaug, bet tad it kā iekārtas praktiski parēķinājumi apmēram kaut kādu pamatojumu, viņi varētu kaut kādos 5 gados apmēram orientējuši atmaksāties. Protams, ja cilvēki kaut cik godprātīgi maksā, bet tur tā, uz procentiem 80 viņi maksā par tiem pakalpojumiem. Tad arī šie pakalpojumi viņam it kā pieaug uz vienu cilvēku par 1,13 eiro. Un it kā, es domāju, tas būtu tāds diezgan optimāls risinājums. Jo, vēl priekš pilnas laimes ir tas, ka, šī situācija ir tas, ka cilvēkiem rada diskomfortu viena lieta, bet otra lieta ir, ka, teorētiski arī viņi jau pienāk pacietības mēram gals un dzīvojot, kādas mēslu bedres, teiksim, ja viņi sāks sūdzēties, tad soda sankcijās jau mēs drīz vai praktiski varam divreiz samaksāt soda naudu, viņas tāpat naudu vien salasās. Varbūt kādi jautājumi vēl kaut ko varu. Sanāk, ka tāda sarkanā māja, kas ir saimniecībā, ir vienkārši nojaucama, ja? Tā sarkanā, jā, tā ir tikai nojaukšanai derīga. Viņa nav ne apsaimniekot, neko, tas tā ir normāli. Tā kā. Varbūt tas ir vēl kāds īpašums, pārņemot no Zirņa Jura, vienkārši ir jāzina cilvēkiem. Ir tomēr viņš piederējis tā kā skrīvēra saimniekam īpašums, varbūt tās ir vēl kādas problēmas vienkārši, varbūt vēl kāda māja, kas ir jālikvidē. Jo, sadāk tagad ir tā, visi brauc redz, karām ir māja, neviens jau nesapratīs, kāpēc viņi ir jājauc un jāliek jauns konteiners. Tas būs pirmais moments. Jā, šajā gadījumā vienkārši mēs bijām plānojuši, ka tajā mājā var uzstādīt, teiksim, iekārtas, ka, teiksim, mums atkrīt šie te, ēkas celtniecība, ja, bet, tas, ka viņai tas vizuālais stāvoklis jau, radīja bažas, ja, tā tad tika uzaicināts būveksperts, ja, un viņa atzinums, ka viņu kā ēku izmantot, principā, ir bīstami. Tad vēl viens jautājums ir, es jums nocitēšu, man atnesa Sprīdīšu ielas 2 iedzīvotājs tāds, Andris Kociņš uzrakstīja pašvaldībai visiem pieejamu informāciju. Jau pāris mēnešus Sprīdīšu ielā nav pastāvīgi normāls ūdens spiediens. Kā rezultātā nevar normāli izmantot sadzīves tehniku, veļas mašīnu, kā arī izmantot dušu. Lūdzu atrisināt šo problēmu. Viņš ir rakstījis 04.01. datumā 2014. gadā. Atbilde. Skrīveru nodomi 2014. gada pašvaldības budžetā paredzēja līdzekļus ūdens apgādes sistēmas sakārtošanai Sprīdīšu ielā un Daugavas ielā. Tuvākajā laikā Skrīveru saimnieks veiks rekonstrukcijas darbus, kas šo problēmu novērsīs. Tiks veikta atzelžošanas iekārtas rekonstrukcija, nomainīti sūkņi, kas darbojās ar lielāku jaudu un nodrošinās lielāku ūdens plūsmu. Ūdens spiedienu. Plānotās darba izmaksas ir aptuveni 9,5 tūkstoši eiro. Darbus paredzēts veikts līdz vasarai. 04. atbilde, 02. Sijā Skrīveru saimnieks, pārstāvis Artis Sipčenkovs. Man vienkārši ir jautājums, mēs tagad runājam par 42 tūkstošiem. Mēs sniedzam atbildi, cilvēki nesaprot. Un arī noteikti nesapratīs, kad ir 42 tūkstoši, ir publiski sniegta
kaut kāda atbildība par to visu informāciju, kas sniegt dot. Cilvēks man atnesa un var iepazīties, var atdot tagad. Tātad šo informāciju mums bija tāda, bet iepazīstoties ar reālo situāciju, veicot to analīzi, tagad mēs esam nonākuši pie tā, kad maksā tas tik un tik, iekārtas mēs varam uzstādīt, bet mums nav viņas kur uzstādīt. Un kāpēc mēs esam nonākuši, un es domāju, ka līdz nākamai reizei, līdz kaut kādu lēmumu pieņemšanai, ja mums varbūt būs pavisam savādākas tās cenas. Teiksim, viena kontrola tāda. Bet ar to, kas bija pētīts, teiksim, iepriekš artists, kur bija rakstījis mums, ar to mēs netiekam tagad arī tādas kontroltāmas un apsekojot vairāk kārt reizes, un ir arī bijuši aizkrauklis ūdens pārstāvi, un brauks mums arī vēl speciālisti tieši, lai tas ir, tā ir. Mēs, to esam, tā ir. Nesaprot cilvēki, diemžēl tās izmaksas būs lielākas. Ja mēs gribam panākt tikpat kvalitatīvu ūdeni kā šeit. Nē, Andrej, domāju, ka Jānis arī grib pateikt to, velns par stenderi jāsaka tā, ja ir veikta ekspertīze un mums budžetu veidojot pasaka 9, tagad uzstājas ekspertīze un ir 40, tad, ir bišķi stāvīgi. Tas netika veikta ekspertīze. Bet kā ir atbildi, Reko? Nesabies nav krāsni, vienīgais, ko es varu pateikt, atvainojiet, piedodiet, tad tajā reizē, tu vienkārši esi izzīst no pirksta, tas ir jāatzīst, Es sapratu pierakstīju, man arī par naudu nerunā, bet jautājums arī... Nē, es vienkārši atdodu informāciju, kas ir pieejama, man arī pasniedz. Es arī gribu teikt, ko Lūdzu saka, tas taču gadu iepriekš taču varēja skatīt kaut kādā veidā to situāciju, kaut kādu... Sākām skatīt reāli situāciju, jo par saimniecību ilgu laiku tikai runāja un pieņēmām kā iesniegumu. Mēs vienā domes sēdē to rudenī kādu risinājumu, un tagad iedziļinoties tajā problēmā sīkāk, mēs nonākam apmēram līdz tam. Tāpēc arī pie šā tiek ļoti nopietni strādāts. Arī par to mājas stāvokli mums nebija informācijas, diemžēl. Mums tur nebija, lai apkalpotu, teiksim, šīs iekārtas, griestu augstums ir 3 metri vismaz jābūt. Tagad arī tāpēc arī es jūs informēju, mēs turpināsim kopā ar Eiguru darbu tieši pie šā jautājuma, lai nonāktu. Mēs nonākam pie tāda paša ūdens kvalitātes kā ir Skrīveros un institūtā. Cik maksā izbūvēt ūdens vadu saimniecību pār dzelzceļiem? Zem dzelzceļā? Jā. Cik mums tas maksā? Mums ir mēs varam arī iet uz to, kad mēs izējam, pievienojamies pie tās, mēs arī no tās puses varam risināt. Vajadzētu padomāt par to arī. Tas arī ir viens no variantiem, jā. 100 eiro metrā, man liekas. Truba maksā 100 eiro metrā. Nē, speciāls mašīnas, kas ņem caur teiksim, zem ceļiem, zem dzelzceļiem. Jā, Kīvi tevēts, ka kaut kāds uguns un dzelzceļi vispār neeksistē, jo kā dzelzceļi, tāpat dzelzceļa māja ir pieslēgus. Es vienīgais tas, ka man pašreiz brīdis neesmu gatavs atbildēt, kādi tur diametri vai pie viņiem var pieslēgties un visu pārējo. Bet, es saku, kaut kādi pieslēgumi no dzelzceļnieku ielas tajā pusē, tā pašā sev dzelzceļnieku māja un visam tām dzelzceļa komunikācijām, tam ir ūdens, turienes tiek pievadīts un, pat liekam, kādai privātu mājai arī, pieslēgums no tā, teiksim, ja, bet, saku, tajā pašā laikā pateikt, kāds tur ir diametrs, vai viņš spēj kaut ko nodrošināt, vai tur ir pilnīgi viss no jauna jābūvē, to es tiešām neesmu gatavs. Bet šī sakarā, ja tik nekvalitatīvi visu laikā izpildi divas, varbūt jums vēlreiz jāaiziet viss jāpārskata, lai vēl nebūs kāds brīnum neies ārā, ja, teiksim, tikai tagad par šo jautājumu. Faktiski jāpārklāt visu tā kanalizācijas sistēmu, teiksim, es arī varētu būt prasīšu jums arī koncepciju izstrādāt, jāattīstīt. Mums jau faktiski vajadzētu iziet, apskatīt visu tos sistēmu, to saimniecību, jūs tagad mēnesis kaut kur būs. Vēl vajag aiziet cauri, jums jānāk vispār godīgi runāt, ne tikai koncepcija, protams, ko mēs prasīja, bet arī viss pārbaudīt, jo šitas te nav normāli tā situācija tāda. Vēl mēs noteikti nezinām, kas notiek katrā mājā iekšējos vadus. Saimniecības mājas nav Skrīveru
saimnieku apsaimniekošanā, tā kā par iekšu, kas notiek mājās iekšā, tur mums arī nav iespējams neko pašlaik izteikt. Krīvērs saimnieks atvedu, Aigaru parādīja, kāds teik ūdens. Aigars redzēja, bija acis parādīja. Ja? Parādīja arī līgumu, kurš teica, ka nav līgums noslēgts. Ja? Vai tu neizskanš tā frāzi? No kurienes ir informācija, kad nav noslēgts līgums? Izpilddirektors sniedz informāciju, kad Sejā Vidzemeskoku mājas pieslēgušās nelegāli. Man nav tādas es jums varu, man iedzīvotāji, kas dzīvo arī to pasniedz. Iedzīvotāji pasniedza vai iedzīvotāji? Teko, kurš runā, Jāni, tas neiet, kurš runā. Konkrētus faktus. Tad nones un izlasa, kas tur rakstīts ir. Un parāda, kas ir nelegāli pieslēdzies. Bet no kurienes ir kaut kādas informācija, ka nelegāli pieslēdzies? Līgums ir izpilddirektors sniedz informāciju. Vai dokumentāli var to pierādīt, ka izpilddirektori tagad ir paziņojusi? Varbūt tās liek saprast, ko runā pa telefonu arī, ja? Viena tā teica, otrai tā teica, Man nav nekāda problēma. Es varu pateikt, Kristīna Uzula, kā viņa Lūse zvanīja, man arī piezvanīja pastāstīja. Nezvanījums, ne? Tā kā nevajag, tu drusku arī runāt. Arī tas izdrukātais ir no mājaslapas, kas ir viens no momentiem. No kurienes ir viņa zvanīja, viņa rakuru var apliecināt. Ir zvanījis vai nav zvanījis? Visos daudz dzīvokļu mājās ir uzlīmēts kārtņu telpā numurs, Krīvērs saimnieka un izpilddirektors numurs. Jūs variet iet un paskatīties. Un tad tās visas replikas, kas tiek izmestas, tas arī nav normāli. Viena lieta ir numurs, otra lieta ir pavisam cita lieta. Otra lieta ir, kad grib paziņot tagad, ka Vidzemeskoku mājām nav līguma. Nē, tā ir līgums, pieslēgums ir legāls, kāpēc tā kaut kas te būtu jārunā? Tāds arī runā. Ko cilvēku runā, lai viņi runā? Dodiet kaut kādus faktus, ja ne, mēs jau turpat esam, ko viena tā un otrai teica. Ir fakti, lūdzu, viņus rakstiski uz galda. Ja nav, tad, nav vērts par to runāt. Jā, man ir tāds priekšlikums, varbūt varētu iedzīvotājiem izskaidrot, lai mēs avīzītē, lai mēs nepaliekam deputātu muļķu lomā, ka mēs esam apstiprinājuši tos budžetā ielikuši šos 9000 un cik simtus, un tagad priekšņi 42 000. Mēs jau visi esam tad līdz ar to izrādam savu lielo neprofesionalitāti, kā tas ir radies, un līdz ar to būtu jauki tiešām, ja varētu valdītājs varētu uztaisīt ziņojumu, kur vēl ir kādas problēmas, lai skrīva arī iedzīvotāji, nevis tiešām, kur viena tanta teica, bet konkrēti izlasīt, kur vēl ir problēmas un kas vēl ir domāts nojaukšanai, vai kur vēl nav. Lai ik pēc laika neprātās nākošais budžeta gads, un viņš būs ļoti ātri, un atkal mēs būsim tā kā nedaudz tā. Šī pašlaik ir šī saimniecības ūdens pašlaik ir viena no tām prioritātēm, kur arī es pats piedalīšos visos iespējamos pasākumos, un mēs tiksim skaidrībā, kur mums vēl ir kaut kādas kļūdas. Jo, tāpat mēs arī neesam pārliecināti par tām trasēm, kuras ir, teiksim, ievilktas jau iepriekš, bet tās pašlaik turās. Tas ir, Kas saistībā ir, tad arī, lai arī uzraksta, ka mums pilsonis, kas bijis, ir konkrēts Juris Zirnis un Artis, kas ir, cik viņi ir liela speciālisti, un lai cilvēki ir izlasa, ka tā informācija dot un uz viņa balstītā, ka tagad budžetā būs vajadzīgi nevis 9500, bet 42 000. Arī pie šī projekta, protams, ka mēs nonāksim līdz kaut kādam slēdzienam, vai tas būs attīrīšanas iekārtas, vai tas būs vada aizvilkšana līdz turienei. Tāpat būs pamatā ekonomiskais pamatojums, cik viņš ilgā laikā atmaksājās. Vēl kas noteikti ir jāņem vērā, ka pašlaik maksā mazāku summu, tad būs jāmaksā tieši tādu pati summu, jo tad saņems tieši tās pašas kvalitātes ūdens saimniecībā. Tas no tā arī mums neizbēgt. Mēs nevaram no tā izvairīt. Vēl viena lieta, kas man šķiet, ir tomēr no vienas puses prātam neaptverama, ka tādā situācijā, kad spiediena nav, daži tomēr atļaujās laistīt dārzus. Mans uzskats ir, arī tas ir jāliek iekšā avīzītē un jāgriež tie ūdens krāni dārzu laistīšanai ciet. Iedzīvotājiem ir jāizprot tas, kā citiem nav ko dzert. Te vienojās par to, ka dārziem tieši tajā laikā, kad nav neviena mājās stundu, beigās mēs panācām uz to. Kā tā stundu, tad brīdī, kad tā stunda beidzās aizgriež ciet un atgriež vaļā? Jā, tur kā dārziem ir
no sūkņu stacijas turienes tās ir atslēga konkrētam cilvēkam. Tas nav tā, ka viņš tur ir kurš Vēl viens no risinājumiem ir tāds, ka iedzīvotāji uzstāda, katrs vai domi to it kā nevarētu darīt, katrs savā mājā to rezervāru ar otrās pakāpes sūkņu staciju, ja? Tad atkal mums vajadzētu samazināt cenu, jo tad mēs filtrus un visu, jo tad mēs piegādājam tikai tehnisko ūdeni. Nu, uz doto momentu tiek piegādāts tehniskais ūdens. Es aizvakar skrīju ar saimnieks pārstāvu aizdu un parādīju konkrēti, ko tu redzēji, kāds ūdens tiek? Nē, es tev varu pateikt, kāpēc. Tu redzēji? Viņš ir rūsēts ūdens, tas ir skaidrs, tāpēc, ka, spiedienas kritums nav, caurvadi nav jauni, un līdz ar to, spiediena svārstību rezultātā, protams, tiek pacelta rūs un viss, ja tas spiediens būtu nodrošināts nemainīgs visā laikā, ja, tad, es domāju, arī pat, ja tas ūdens, būtu, viņam nevajadzētu tā rūsa izgūst tāda, beidoties. Un es saku, tas ir dabīgs process, it kā, visās ūdens tāsēs, kas nav. Pēc skalošanas vēl tagad. Jā, labi, skalošana it kā tā jau laiks ir pagājis, bet es saku, šeit pamatā ir tā vaina, ka par cik nav spiediena, pazūd principā vispār, līdz ar to viņam rodoties, viņš izskalo rūsu ārā no kaut kādām nogūsnēm. Tehniskos, tās izmaksas ka būvniecība it kā lētāk, it kā konteinerā vajadzētu otrādāk būt, tomēr, Konteineru cena. Vienkārši tā, būvniecībā tas ir nosaucts cena par iekārtām, ja? Plus vēl ir ēka nepieciešama. Tā ir cena bez ēkas. Jā. Ēku. Zināt. Un es saku, man par ēku praktiski tikai es tā kaut kādus uzmetums, jo tur saka bez projektēšanas, reāli tas nav izdarāms. Tiešām to dzelzceļu varētu palikt. Es saku, es skatos, ka tās Skidrabūva uzstājas, es vienkārši redzējis, vai Madonā tas ir. Tas ir teorētiski, es saku, bet es gribētu, norunāt gan, vai varbūt Aigaram jāuzliek, es domāju, ka mums vajadzētu, vai viņš pats nosaka kaut kā termiņu apsaimnieko visu to saimniecību. Tas nav normāli, es vajadzētu pateikt, tas nav normāli, mums sazina, kas vēl nāks ārā. Mums jau ir. Apsaimniekot paredzēt tās naudas, mēs jau nekur neliksimies, tāpatās jāteiksim. Bet kaut kādu samēru saplānot, lai tās naudas novirzītu tā lietā un tā tālāk. Tā nav filozofija, mēs vienkārši to darīsim. Šī situācijā konteineru uzstāda mums atpīt visas problēmas ar visādiem projektiem, ar visu atbrauc, uzlika un visu aizbrauca. Mums pievienojam saimniecībai ūdeni, mēs to konteineru varam jau kam pārdot, jo tā ir vesela tā kā attīrīšanas iekārta. Jo par 40,000 mēs neaizūksim trubu līdz saimniecībai. Nē, vienkārši arī laiks neatļauj cilvēkiem, cik tā mēs muļām. Jo tās situācijas... Vienkārši es tālu pārbraukšu, ja? Tas, kad reāli, tā konteineru montāža, pieļauju, tas varētu būt pat ideālā variantā, dienas laikā, labi, dienu, tā ūdens reāli nebūs, bet pēc dienas viņš atkal būs jau jaunā kvalitātē, ja? Uzstādot šīs iekārtas, tāpat tad ir pārslēgums pie vecām, tas, es domāju, protams, ir tā, lai tie tehniskie, ja, bet tas, ir tāds ātrāks un jātikas, vēl ētākais. Neviens jau, ja tas tiek risināts, neviens jau nekašies to, ka tā iepriekšējā saimniekošana bija zem katru kritiku, arī šodien pierāda tas te jautājums, faktiski tur jau tā lieta. Par cik tur arī pirmskolas iestādes strīdīs, tur diezgan, tā situācija diezgan kritiska varētu teikt. Katrā ziņā tad tomēr sasteikt mēs to nevaram, mēs gribētu vēl pagaidīt, vēl ekspertus vienu vismaz, un tad, tas piedāvājums ir nav, es saku, šis ir kontroltāmiņi, nav, ko mēs vēl varam un viss. Tad, ja ir, es domāju, ka vēl vienus ekspertus sagaidām, vēl vienu kaut kādu slēdzienu, ja, un tad mēs ārkārtas sēdi lemjam par ārkārtas situāciju, tad mēs varam ātrāk to darīt. Mēs jau dobro dodam, ka tas jautājums jāatrisināt, pēc būtības, mēs jau te neskandējam par to, ka es saku, tas iepriekš apsaimniekošanas. Bet es tomēr vēl tā, lai nav uz tādām karstām tādām domām, apsvērt to, ka mums paliek institūta pusē, šajā pusē paliek ūdens pāri, un mēs esam runājuši par to, ka mums vajag pieslēgumus, un varbūt šī situācija varētu arī atrisināt to, ja mēs varētu, jā, būtu dārgāk, bet būtu vienot
Es neesmu tehniski, bet es vienkārši tik domāju, kur mēs tos pieslēgumus dabūtu, un šeit būtu reāli. Nē, doma ir pareizi. Doma ir pareizi, bet tas ir Laikas apskās, ja viņš dabūtu ar tavu slogas apakšā, tad mēs uzstādām, atvainojies, tagad es līdz apakš arī, uzliekam to konteineru, to sistēmu, visu palaižam vaļā, bet varbūt to pieslēgumu pēc laikas varam līdz konteineram aizvadīt. Pēc to tas ir. Parēķini, cik izmaksāja projekts šeit pusē ūdens apgādes. 5,5. Tas pats mums ir jārok tad, lai būtu pieslēguma vietas. Tas izmaksas mierā, tās izmaksas tās nav reāls. Bet to tas ir tas, cik tad ir pievienot šajā pusē, cik ir pievienojušies pie tiem jauniem pieslēgumiem. Pieslēgums tā neviens nepievienot. Otrā pusē slēgs Ja viņu pieslēgtu pie šī mūsu konteinera. Nē, viņi nav pieslēgti, lai izraktu un ievadītu ūdens, tad ir jātaisa topogrāfi, jātaisa projekts. Tur jau tā nevar ņemt un rakt. Šo dzelzceļu. Tur jau tā nevar ņemt un rakt. Godīgi uz to, teiksim, mēs pie šī konteinera, mēs tie aprēķins ir pie tā, kad nodrošināt pašlaik esošo, principā tātad it kā laikam rēķināts bija, ka ir plus mīnus 400 patērētāji, iedzīvotāji, tātad ir rēķināts, ka, vismaz līdz 500, teiksim, mēs spējam nodrošināt, tas ir kaut kāda rezerve. Jā. Stundā, cik tad īsti jums vajag? Tur 5 vai 10 kubikmetru? 5 ir uzkraušanas, ko var atzaužot. Tur ir 5 jau piepumpē. Reāli tas kontrolētā telpa ir vajadzīga, pirmkārt, kaut vai, teiksim, sistēmas apkopes gadījumā, jābūt uzkrātē telpa, konteineram, kurā uzkrājas, lai mēs spētu nodrošināt, teiksim, filtru apkalpošanas gadījumā. Nē, bet es domāju, es gribu teikt, ka doma ir pareizi, ja viņi var reāli. Es gribu teikt, ka doma ir normāli, ja to var izdarīt. Tas katrā ziņā tā situācija mums ir sliktāka. Ja mēs varētu arī gaidīt, teiksim, ilgāk, tāpatās mēs līdz ar projektu un trubas aizvilkšanu, pirmkārt, mēs līdzekļus netiekam. Un tas būs ilgs process, saskaņošana. Nē, ideja par to ir, tas būtu viens no tādiem mūsu. Šoreiz būtu jāuzlabo esošā pēc iespējas par mazākiem līdzekļiem. Un nākamais ir projekts, un tas būs politisks lēmums par otrās kārtas, par otro kārtu. Tā ir otrā kārta. Jo es arī sapratis, ka kaut kādi 70 eiro maksā tā nerūsējušo trubu tikai metrā. 70 eiro nerūsēju. Kas ir tagad prasība tam ūdenim? Ja es tā, piemēra pēc varu teikt. Tas ir. Bet vajadzētu, tomēr tiešām, kur Iveta jau teica, kas ir, vajadzētu varbūt, kaut kādā termiņā var apskatīt visu to saimniecību, iziet cauri, kā saka, visām iziet, es saprotu, tur nobrūk, bet kaut kā piemest, kas mums vēl sagaida. Jā, iespēja, kas mums vēl sagaida, varbūt kaut kādu termiņu varētu vismaz lielos vilcienos. Lieta, cik es esmu tā paspējis, jo, godīgi sakot, cik ir paralēlās problēmas, kas jārisina neatliekami, tad, tā var teikt, tik daudz mums tā brīvā laika, lai nav. Tā, attiecībā par šīs puses to kanalizācijas sistēmu, teiksim, tas, ka, labi, viņi ir salīdzinoši nesen uzbūvēti, kādi viņi uzbūvēti, tādi ir. It kā savas pamatfunkcijas viņi jau par procentiem 90 pilda, tātad, attīrīšanas iekārtas tās darbojas, varētu darboties ar vēl 3 lielāku jaudumu, jo, caur tas ir ūdens praktiski tā visu kvalitāti, kas tiek novadīta Daugavā, tur atbilst pat gan par daudz labiem kritērijiem. It kā, te varētu būt runa vairāk par kaut kādiem apsaimniekojamā fonda tur mājām, tas, kad ir, teiksim, tās apsaimniekojamās mājas, kas ir praktiski pašvaldības īpašums, tās ir daudzas, cik, kas ir praktiski dzelzceļa kilometri tās mājas, un tās ir, protams, kritiskā stāvoklī, un tas ir tāds, bet, uz pašreizo brīdi tā, es saku vēl, kā mēnesis, 2 mēneši. Es domāju, pa mēnesi jau viennozīmīgi tas varētu būt tāds minimālais termiņš, jā. Mēnesis mums vajadzētu saimniecību tikt galā, tad tas būtu labi. Ja mēs varētu pieņemt kaut kādas lēmumus, apzināt īstas ciparus, tas būtu. Jā, vienkārši es saku, tas ir šis te cipars, ja es saku, tas ir kā vienas firmas konkrēti piedāvājums, jā. Būtībā, es pieļauju, ka varbūt izsludinot kaut kādu iepirkumu konkursu piesakās, teiksim, jo, teiksim, tajā stacijā ir tur it kā viena iekārta, ko teorētiski varētu arī neuzstādīt, jo viņa nav īpaši vajadzīga ikdienā. It kā tā klorēšanas stacija, teiksim, kur varētu no tā visu piedāvājumu izmest ārā, viņa
Man nav atšifrējums par katras iekārtas cenām un kopējo iekārtu tikai summu, ja? Bet tas, teiksim, labi, tas tāpat, kaut kā es domāju, tāpat kā 1000 eiro tas varētu būt lētāk, ja, jo, rāšu klovēšanu mēs izdarām atsevišķi un līdz ar to, teiksim, viņai katrs tā lietderība nav vajadzīga, ja? Teiksim, bet, tas ir tā pa lielā. Es gribētu iebilst, es domāju, ja mēs liekam, tad mēs liekam normālu atdzelžošanu, kas ir ūdens kvalitāte rada. Trubās nebūs svārstības, trubas arī nemazgāsies nost, jo trubas nodražošana ir svārstību. Tad arī viņas tā kā atmazgā nost. Ja trubās ir pastāvīgs ūdens daudzums uz spiediens, viņas nemazgājās nost. Tas ir viss izskaidrojums ar šito te pusi izbūve visām vecajām mājām, kas ir institūtā, tur nenāk tāds ūdens. Un tas ir, ja mēs liekam, tad mēs ko tagad noņemsim nos atdzelžošanu, sadēsim tikai. Nē, iet runa par klovēšanas stāciju, vienkārši tajā kompleksā ir paredzēta klovēšanas stācija, kas ir domāta, teiksim, vai viņi strādā automātiskā režīmā, vai vienreiz tajā pusgadā, kā pašlaik notiek sistēmas klovēšana, ja? Reāli, kad, tev nav fiziski rokām jāizjaust tas šķidrums, to tev izdara mehānika, ja? Bet es saku vienkārši, tā ir iekārta, kas pēc būtības īpaši netiek, bez viņas varētu iztikt, ko izņemt no tā konteinera ārā, līdz ar tas varētu palietināt to izmaksu. Ja? Labi, tās ir detaļas, līdz tam mēs vēl nonāksim, teiksim, paldies, tagad Aigaram. Vēl viena, mums jāparedz būs budžeta izmaiņas noteikti, Aigar vai vēl, ja šitādas summas sagriezties. Jā, noteikti. Tāpēc arī mums ir pietiekoši liels rezerves fonds. Budžets sastāvdaļas princips. Rezerves fonds jau nesēc 50,000, kas ir... Nē, mums ir 50,000 pirmkārt nebija, tur bija 42. 43, bet māja ir kaut kas jādara, tur jau ir 7 kopā, tas ir... Nē, es sapratu, ka tas ir viss... Nē, māja. Paga, gaismas, ielas māja, 7 plus, šita nopaļoja 43, kopā 50. Mums rezerves fonds, ja es pareizi atceros. 59 tagad ir jau ieskaitīgi no... 59, nē, mums ir vēl, ja mēs runāsim par naudu, tagad runājam par šo lietas tehnisko pusi un to summu, un tad sāksim skatīties par līdzekļiem, pieņemsim. Līdzekļi mums ir ierobežoti, tā pašā laikā mums vēl paliek dabas resursu nauda un ieplānotā nauda, ja tas ir vairāk, kāda būs... Un kad 8 ir rezerves, nevis rezerves, bet speciāli. Labi, mēs strādājam pie šī jautājuma ar Sprudzānu kungu ļoti nopietni. Ja ir deputātiem kādi konkrēti priekšlikumi, mēs varam arī sanākt vēl kopā apspriest daudzas lietas, kas būs. Un tāpat, mēs nonāksim līdz kaut kādam. Mums ir izpilddirektors informācija vēl lūdzu. Kas mums ir darīts? Es atvainojos vēl pie informācijas. Mēs nobalsojam par komisijas izveidošanu sporta skolas laukumam. Iepirkumam. Spēļā, jā. Tikai es neesmu redzējis, kāds varbūt redzējis skici, kāda būs veikts iepirkums, uz kā pamata. Tā kā varbūt deputāts varētu arī iepazīstināt, ir uztaicījis arhitekta projekts vai skice, tad mēs zinām, kāds viņš beigās izskatīsies, un kāds notiks. Viņš vēl nav gatavs beigās projekts. Ne, projekts, tas skice ir. Ko mēs taisīsim? Kas mums būs? Skici vai tu nav rādīt jau? Nevienam, kam ir rādīt? Kam ir rādīt? Fotogrāfijas sagatavo aizsūtīt, iespējams. Varbūt vajag informēt. Lūdzu, Diana, lūdzu, mēs aizsūtīsim tieši iespēju, kur mēs bijām skatīties, kāds ir sporta laukums ar visām sienām, tās fotogrāfijas tiks nosūtītas. Labi, mēs tagad par to informāciju, kas ir pirkts, kas nav. Informācija par nopirktiem pamatlīdzekļiem. Tā, pirmais par iepirkumu. Ir beidzies iepirkums par Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu. Un šajā iepirkumā bija 9 punkti. Pirmajā daļā par pašvaldības ceļu attīrīšanu no sniega uzvarēja Latvijas valsts autoceļu uzturētājs Jēkabpils ceļu rajons. To pašu arī uzvarēja ielu un ceļu attīrīšanu no sniega no dzelzceļa pārbraukt uz dienvidu virzienā. Savukārt dienvidu ielu un ceļu attīrīšanas no sniega no dzelzceļa pārbraukt uz ziemeļu virzienā uzvarēja Skrīveru sēklu kopības sabiedrība.
Tad slīdamības likvidēšana ar smiltu salu maisījumiem, ielu kaisīšana, tad uzvarēja arī Latvijas valsts autoceļu uzturētājs Jēkabpils ceļu rajons. Bojāto caurteku posma nomaiņa, izbūve, nostiprināšana caurtekas galos ieteces un izteces nostiprināšana, drenējušā slāņa izbūve, seguma atjaunošana uzvarēja Sijā Roplainis. Tā, bija vienādi sakot, bija iepirkums, varbūt netiks smalki. Tie ir izdalīti. Iepirkums ir sekojoši 9 pozīcijas, kā ceļu iepirkumam, kur ir informācija ir pieejama arī. Vēl nav mājaslapā. Mājaslapā būs, ja, kuru pozīciju, kurš uzvarēs, tas deputātiem es nezinu, vai tas būs interesanti. Noslēdzies ir, mēs turpmākajā laikā ķersimies arī klāt pie bedrīšu labošanas un ceļu uzbēršanas, kur kaut kādas grauja tīrīšanas, bet galvenokārt tas mums domāts ir uz ciematu teritorijā pagaidām. Ceļiem avārijas ir. To nevarētu sūtīt mums, Jā, tas būs pieejams. Tas te būs mājaslapā būs. Galvenai varbūt interesē vairāk par tiem pamatlīdzekļiem, kas vēl ir darīts. Jā, tad par darbiem es stāstīšu. Ja lielākais darbs mums maijā bija datortehnikas pārinstalācija visā novadā. Ir pabeigts, vakardien ir valsts kontrolē izsūtīti visi dokumenti, kas bija nepieciešami par programmu nodrošinājumu pārvaldību. Un sakarā ar finanšu revīziju saistībā ar 12. gada pašvaldības budžetu mēs esam saņēmuši atzinību no valsts kontroles. Tad nākošais ir uzsākta valsts kontroles revīzija par kultūras pasākumu liederību novadā, un tā ir uz iedzīvotāju pieprasījumu šoreiz. Turisma informācijas centrs no 15. maija mums ir muzeja telpās, un no 15. maija mums arī strādā jauna turisma informācijas punkta vadītāja Daina Vancāne. Tad Latvijas dzelzceļš mums ir panākta vienošanās, kad notiks labiekārtošanas darbi. Tad, kad būs konkrētie darbi zināmi, tad es tos nopublicēšu mājaslapā. Tad ir sagatavots piedāvājums skolas kāpņu remontam, metāla daļu nomaiņa, margas kāpņu gruntēšana, slīpēšana, krāslošana. Nākošais strādāja pie pavasariem, tiek veikta atkārtota celtniecības darba kvalitātes un izlietoto materiālu kvalitātes un daudzuma ekspertīze. Un, ja interesē, tad rītdien tā ekspertīze notiek kopā ar būvnieku un 10, kuriem interesē, varat piedalīties. Tad notikušas ir 2 automašīnu izsaules, abas mašīnas ir pārdotas. Nākošais ir Ziedu iela, ir sagatavots iesniegums policijai un tiesai, bet par cik bija mums arī no Knāba pieprasījums par Ziedu ielu, tad aizkavēja šo dokumentu iesniegšanu tiesā. Nākošais Salapi ir sagatavots pieteikums tiesai, bet pagaidām vēl gaidām no arhīva materiālus. Iespējams, ka Jēkabpils arhīvā vēl ir kaut kādi papildus materiāli, kuri mums nebija pieejami. Tad ir sagatavots iesniegums Latvijas valsts ceļiem par autoceļu stāvokli un veicamiem darbiem Skrīvera teritorijā. Tad vēl pie aktuālajiem darbiem ir izsludināta valsts programma publisko interneta pieejas punktu attīstībai. RF noteiktā kvota Skrīveriem ir 9535 eiro, un tas ir domāts vairāk tā kā interneta piekļuves punktu attīstībai. Un projekta pieteikumus var iesniegt līdz 21.07. Šobrīd notiek tikai šo tātad projekta prezentācijas un dažādas tur konsultācijas, bet pagaidām vēl neviens nav sācis šos te projektus rakstīt. Es domāju, ka Skrīveriem tos 9000 vajadzētu paņemt, ka mums ir kur likt viņus. Tālāk no 24. aprīļa, kas ir iepriekšējā domas sēde, līdz 27. maijam, ir sagatavotas un izsniegtas 42 izziņas un atļaujas, saņemtas 91 dažādu juridisko personu, valsts pārvaldes iestāžu, komersantu vēstules, sagatavotas atbildes 53 adresātiem, tā skaitā dokumentu paketus valsts kontrolē, Knābam un projektu progresa pārskati. Tālāk par izlietotajiem pamatlīdzekļiem, tā ir tā lapa, kas jums priekšā. Šos tie sarakstus es papildinu katru mēnesi, ja, tāpēc daudzas lietas atkārtosies.
Tas, kas ir nopirkts Sprīdītī no jauna šajā mēnesī, ir pamatlīdzeklis smilšu ūdens terapijas galdi. Tālāk kultūras centrā ir nopirkti salvokāmie galdi, skolā mēbeles 3 klasēm, trimeris zāles pļāvējs, metināšanas aparāts, apskaņošanas sistēma. Mūzikas mākslas skolā šajā mēnesī nekas netika nopirkts jauns. Tad, ko doma un saimnieciskā budžetā esam samaksājuši ielu apgaismēm Kalna ielai, nopirkti 2 karogu masti, vēl nav uzstādīti. 4 datoras domas speciālistiem, bet tur vēl mums ir kopā ar programmatūru izmaksas tiek precizētas. Tad esam samaksājuši par Skrīveru mājaslapas izstrādi. Esam nomainījuši logu Zemkopības institūtā 1 pēc domas lēmuma. Futbola vāti renovēti, ir nopirkta veļas mašīna mazgājamajā punktā, jo vecā pilnīgi izgāja no ierindas. Un 2 pārvietojumās toaletes iegādātas. Un tas, kas attiecas uz Ziedugravām, ir šis te nožogojums demences slimniekiem, kas bija no valsts dotācijām. Tā, tas man viss. Lūdzu, jautājumus izpilddirektorē. Odo. Par turismu un par to sportu. Jūs tur atsūtījāt tos pienākumus. Tie pienākumi ir līdz galam izstrādātiem? Nē, nav, jo Zigrīdai šobrīd mamma ļoti slima un Zigrīda. Es varbūt teikšu vairāk, kas tur neteikšu. Faktiski pastāv, vismaz kādreiz bija tiesības pienākumu atbildīgi, kā mums trim balstās viss, tas teiksim. Mums ir standarta amata apraksti, ja man nebija prasība amata aprakstus izsūtīt, man bija amata pienākums jāizsūta. Amata aprakstā vai nav pienākumu? Amata aprakstā ir viena daļa ir amata pienākumu, kurus es arī izsūtīju deputātiem. Jā, pienākumā, varbūt tiesības un atbildība būs vēlāk kaut ko tā es saprotu. Nē, tas ir pilns amata apraksts, tā ir cita prasība. Sporta kultūras komitejā bija runa, ka būs uz lielo sēdi cilvēki, kas nodarbosies ar ekskursiju vadīšanu, zināmi vārdu uzvārdu. Teica, bija 7. Kur viņi ir? Vai tie 7 vai 9 nebija būtiski, bet bija tāda doma, ka viņi tiks parādīti, kas būs mūsu tie cilvēki, kas vadīs runāju turisma informācijas vadītāju, un viņi teica tā, ka šie 7 vai 9 vai 12 cilvēki, viņi mainās katru gadu. Ja, un šobrīd ir tā, ka 12. klašu meitenes iet projām, un nav loģiski viņas likt šajā te sarakstā. Bet tie laikam pārējās gidu pulciņus, kas mums iet gidu pulciņā un... Atbildot uz tavu, šī brīdī tas jautājums, kas iztēlās kultūras komisijā, bija tas, lai nepiekārto šie te amata pienākumi. Tas, ka ir tiesības un pārējais, tas šī brīdī nebija aktuāls, jo tie ir 1 pret 1 jau droši vien viņiem abiem diviem, kā tas ir. Vairāk bija par to, lai tie darba uzdevumi konkrēti nepārklātos, tāpēc mēs paprasījām šo daļu. Kāds ir 3. Jā. Ja viens izkrīt, tad nav jāizvēl. Un otrs, vēl par dzelzceļu, es teiksim, tomēr par to skaņas sienu, kā tur mums iet kaut kas priekšā. Skaņas siena ir sekojuši. Tad, kad bija Latvijas dzelzceļa pārstāvji atbraukuši, mēs bijām aizgājuši, mēs izskatījām tātad šo te Skrīveros tā situācija ir sekojuši, ka fiziski nav kur to skaņu sienu uzstādīt. Jo skaņu sienai ir jābūt mūsu skolai pietiekoši tuvu pie dzelzceļa, lai to skaņu sienu uzstādot nebūtu, viņš nedos, viņam nav, tā, kā lai pasaka, tas leņķis nav tāds, lai to skaņu vienalga aizsektu. Otrām kārtām, ja arī uz šī te perona uzstāda tur, kur ir tā tehniski vieta uzstādīt, ja to skaņu sienu, tad tas perons paliek vienkārši un stacijas tā apkārtne ļoti neglīta. Jo tāpēc, ka tās siena viņa nekādu vizuālo efektu nesagādās. Un līdz ar to ir jāsaprot, ka ne fiziski viņu kur uzlikt, ne arī iedzīvotājiem būs patīkami iet gar kaut kādu pelēku tumšu žogu, ja? Gan arī tas nedos efektu tā iemesla pēc, ka skola vienalga ir par tuvu, lai dotu to skaņas slāpēšanu. Par to mēs esam it kā jau runājuši. Arī tur bija tā, ka pie skolas priekšas skolai mums jāuzstāda skolas augstumā, tad viņi sāk tur darboties.
Ko tas skola pats, kāpēc skolai vajag? Nē, es atvainojos, to varbūt Dzelzceļš teica, ka tā ir tā, bet mēs ar to nezinām, kurš tas ir pieņēmis. Tā, jo par to sienu viņi nepiekrīt, tur mēs tad varam pēc tam tālāk. Mēs varam panākt to, kas mums ir drošība joslas, tad mēs varam rakstīt tālāk. Jo ir tā saucamā veselības siena ir tā, mēs viņu gribam, es saprotu, ka tagad tā runa ir par to, ka mēs viņu gribam nolikt pie skolas. Es vairāk saprotu, ka tā ietekme uz skolu salīdzinoši ir niecīgāka nekā tām mājām, kas ir blakus tām dzelzceļam visā pagastu teritorijā, ja tā skatās. Skolas viedokļa Aldis minēja to faktu iepriekš, ka eksāmens iet un viņam jāiztais logus iet. Cik tas ir bijis, tas ir pats mazākais, kas var traucēt šajā gadījumā. Drīzāk no drošības viedokļa, tas, ka tu vari būt kaut kādu sētu nožogojums, tu jau vari izpilt, bet tas skaņas sienas intereses pēc vienkārši tā braukdams arī paskatījos pļaviņās, viņi izskatās diezgan, to jāpiekrīt, ja viņi uzbūvē šitā te centrā, tad labāk, lai viņas nav. To tieši arī viņi paši teica. Un vēl otrs variants ir tāds, ka uzceļ pie pašas skolas, ja tādu milzīgu mūri kaut kādu. Mēs varbūt arī sākumā nepareizi varbūt vērsāmies pie viņiem tieši par ko Uldis saka, kad mēs varbūt mums vajadzēja atlikt skolu un virzīt tālāk viņu no tādu viedokļa, no visu iedzīvotāju. Mēs varbūt sākumā arī visi kolektīvi vairāk izgājām tieši uz to centru. Ines, viņi to nožogojumu, to aizsargu barjeru gājēju? Par aizsargu barjerām ir sekojoši, ja, kad viņiem ir, šajā gadā viņi labi iekārtos tikai to skolas teritoriju, to dzelzceļa teritoriju. Ar aizsargu barjerām ir tā, ka viņiem ir kaut kādā citā Eiropas Savienības projektā, un to viņi darīs nākošā gadā. Bet nākošā gadā mēs dabūsim gan pa vidu starp sliedēm, kas ir, ja, gan arī tā pusi, kas ir kreisā pusi, kur iet uz Dzelzceļnieku ielu pusi. Tur arī būs tas nožogojums. Tikko mums ir no dzelzceļa kaut kas uzrakstīts, lai mēs redzam visu. Bet tas ir kaut kāda rakstiska vienošanās, būs kaut kāda, jūs tur panāksiet kaut kāda, lai nebūtu. Tikko būs darbu saraksts no dzelzceļa, tā arī viņš būs pieejams visiem. Un tad vajadzētu sabiedrīt ar informāciju, ka tie 500 saraksts, lai tur saprast, kas tur notiekās. Ja izpildirektoriem nav jautājumu vairāk, tad man vēl ir pie informācijas apmaiņas. Tā, Latvijas pašvaldībām. Mums ir Saeimas deputāts Andrejs Judins lūdzis apkopot pašvaldību viedoklis sekojošā jautājumā. Pašlaik mēs uzliekam administratīvu sodu, pastāv iespēja, ka viņš netiek. Jautājums ir tāds, vai administratīvo sodu naudu var aizstāt ar sabiedriskiem darbiem, vai pašvaldības tam piekristu, vai pašvaldības tam nepiekristu. Tad šo jautājumu lūdzu varat apdomāt. Tas ir, kad administratīvo sodu aizstāt ar darbu, ar sabiedrisku darbu. Tāds ir, varat tādu viedokli lūdzu atsūtīt. Ja viņš nevar, viņš nāk pastrādāt. Kaut kā tā padara kaut ko labu. Cik ir vienas stundas izmaksas? Man priekš saka, pagastam nav vajadzīgi, ko tu dari, ka mums tie simtputnieki. Simtputnieki beigsies mums drīz. Tas nebūs. Un otrs bija, par ko vēl informācijas apmaiņā gribēju jums runāt, izsūtīju iespēju 5. kārtu siltināšanai. Mums ir iespējas, varbūt apskatījāties, ja tā ir 5. kārta kultūras iestādes, pašlaik izglītības iestādes, pašlaik visvairāk mums atbilst pašvaldība, kultūras nams lēmums mums nav jāpieņem, informēju par šo projektu tāpēc, ka projekts iesniedzams līdz 8. oktobrim, finansējums 85%, bērndārzu atceramies bija 50%. Tā kā par šo jautājumu arī lūdzu līdz nākamajai finansu sēdē lūdzu sagatavojiet savas domas, vai mēs piedalāmies vai nepiedalāmies konceptuāli. Tas man būtu. Es gribētu par tiem administratīviem sodiem. Lūdzu. Arī prasīja administratīvās komisijas viedokli, un mēs teicām, ka jā, jo varētu uzlikt vairāk naudas sodus, ja zinām, ka tas cilvēks var atnākt strādāt.
citādi mēs uzliekam, viņam nav ko maksāt, un tam nav jēgas. Bet viņam varētu uzlikt un piedāvāt darbu, un viņš atstāt. Kā pašlaik ir tā, ja viņš arī nenāks uz to darbu? Ne sodu, ne darbu? Neko nedara, nu? Nu, viņam droši vien sodu vai darbu. Kāda tā? Nu, bet ja viņš ne to, uz darbu nenāk ar? Policists. Nu, policists. Mums kādreiz Tad mēs varētu piekrist pašvaldībai, ja tas ir nepieciešams. Jā. Uzliek rotas uz zaudēšanas. Jo kādreiz bija tādi puiši, kur kultūras namā bija aplausuši caurumus, un viņi teica, mēs nāksim atstrādāsim. Mēs oficiāli nevarējām. Man jautājums par Ziedielu. Tad jūnija mēnesī iesniegs tiesā prasību, vai kas būs, jo, nu, tā kā ekspertīze uztaisīja decembra beigās, es nemaldos 28. vai kādā, nu, ir pagājis pusgads, gribētos kaut kā varbūt konkrētāk zināt, kas tur notiks ar to rosību. Rosība Knāps mums ir viennozīmīgi atbildi. Tagad mēs esam snieguši Knābam, tad mēs izvērtēsim, ko darīt tālāk, jo Knāps mums prasa novērst nepilnības. Mēs uzskatām, ka mums nav jānovērš tās nepilnības, kad jānovērš celtniekam. Tad tā reālā situācija ir tāda, tagad mēs sagaidīsim Knābu un tad mēs risināsim to jautājumu tā kā mēs tālāk iesim tiesā. Vai arī pastāv vēl viena iespēja vienoties ar izpildītāju. Kad izpildītājs tomēr sakārto mums to pasākumu. Jo pašlaik mutiski viņi vienā brīdī jau bija ar mieru uzbērt tur šķembas. Tāda ir Ziedu iela stāvoklis. Bet ar to, teiksim, kas tur jādara, varbūt tur vajadzīgs kādam pateikt, kas tur jādara uz to ceļu, ne, tur nevajag profesionāli. Tur ir, es esmu runājis ar vairākiem profesionāļiem, tur ir jāuzber kvalitatīvu šķemba, tāpat kā uz jaunā ceļa augšā. Ja tur ir 20, jā, un viss, ja tur ir 20 cm, tad tai slodzē atbilst. Smagās mašīnas akurāt mēs tur nevaram slodzē laist, bet tad atbilst viss. Naudas izteiksmē es parēķināju, tas ir apmēram 2,5–3 tūkstoši eiro, vai viņi būs ar mieru tagad visu to izpildīt. Nu, sarežģīt tur nav nekas, tur ir jāatbrauc smagajām mašīnām. Ko Knāps prasa to, kā lai mēs pagastu? Knāps jau bija uzdevis vēstulē, es nezinu, varbūt rakstīja iedzīvotāji, varbūt jūs kāds esat informēts par to vēstuli, kas bija saturā. Tur bija vai ir novērstas ekspertīzē konstatētās nepilnības. Bet ne jau pagastam. Ne, tieši tā ir Knāba vēstule, tāda ir, nu, varbūt... Paldies, tas ir pieņemšanas nodrošināšanas akts parakstīts no pašvaldību, Orups ir parakstīts. Te jau tas arī viss ir. No Orupa ir paņemts paskaidrojums. Pašlaik mums Knāps uzdod beidzamajā vēstulē, ko Knāps atsūtīja šomēnes, uzdod jautājumu, vai ir novērstas nepilnības, kas ir konstatētas ekspertīzē. Mēs uzskatām, ka mums viņas nav jānovērš, ka mums viņas ir jānovērš ir izpildītājam, celtniekam. Arī tādu viedokli mēs aizsūtījām Knābam, un pie tā mēs arī esam. Es varu pateikt, ka mēs darām tagad visas darbības pie tā, lai piespiestu būvu uzņēmēju novērst šīs nepilnības. Un ko mēs esam darījuši šī pusgada laikā? Nav tā, ka decembrī bija ekspertīze, un tagad mēs vienkārši vilcinamies un neko nedaram. Lai iesniegtu prasību, es varu uzreiz pateikt, ka tiesa prasa to iepriekšējās darbības, kas ir bijušas, un kas ir kādā veidā ir risinātas kaut kādas tās problēmas iepriekš. Un iepriekš, pirmkārt, mums pašiem bija jāsaprot, kāpēc ir tās problēmas, ja? Un tad mēs vērsāmies gan pie izpilddirektora, gan bijušā izpilddirektora, gan pie būvu uzrauga, gan pie būvu uzņēmēja, prasot, lai noskaidrotu to situāciju, lai mēs tiesā varam iesniegt to prasību pēc iespējas kvalitatīvāku. Un tagad jau tie dokumenti ir izstrādāti tik tālu, ka viņi ir sniedzami jau gan policijā, gan tiesā. Vēl viens jautājums. Jā. Pansionātā, ne pansionāts atvainojos kapos, ir Vesta Melnzemes salausts asfalts, kas viņa taisīs par lielajām mašīnām. Zvanīja tanteņu no šitiem pirmajiem kapiem, Vesta Melnzemes salauzīts ar asfalts. Jā, tāpēc, ka doma bija salabot to visu, aizbērt ar Melnzemi nolīdzināt, kur tev aizbrauca pirmās mašīnas, un mēs secinājām, ka nevar braukt vairāk. Bet doma bija izlīdzināt visu to kapu, kas tur ir kapu. Tur ir celmi, bedres, tur tā vesmukā vieta. Doma taisīs viņu? Jā.
tur tie bojājumi nav tik būtiski, tikko tika konstatēts, un viss mēs gribējām izdarīt tur ļoti labu lietu, bet mums tur vajag citas mašīnas, un mēs tur pievērkim, tad arī vairāk neved uz to. Tam ziedu ielas ceļam garantija līdz kuram laikam ir? 60 mēneši no 12. gada 1. oktobra. Garantijas laikā mēs esam daudzkārt norādījuši uz garantiju, uzņēmējs to garantiju ignorē, pasakot, ka ir nepareizi lietota iela. Viņš neatbilst izbūvēm, ka nepareizi lietota iela. Smējieties vai nesmējieties, bet būvuzņēmējs tā atbild. Vienam ir viens. Es jau teicu, varbūt tiešām laiks pateikt uzņēmējiem, kad izsūtīs visas tās lietas visām pašvaldībām. Bet viņam ir sūtīts ļoti tikpat daudz, cik nabam viņam ir sūtīts, un arī tas. Bet, ka visām pašvaldībām izsūtīs esošo situāciju, apraksta tā tālāk. Es domāju, ka viņam, ka uzņēmējs... Un tad uzņēmējs iesūdzēs Skrievu domu tiesā par neslavas celšanu. Bet tā esošo situāciju kāda ir izklāst. Vai tad mums jāmelo kaut kas? Un es domāju, ka viņš vesel arī, teiksim, ja pašvaldība negribēs ņemt viņu kā būvuzņēmēju nākotnē. Es domāju, ka viņš baidīsies ļoti. Lai viņš likvidēs, viņam nebūs vēsturu, kredītu vēsturu un tā, vesel arī problēmas. Vajag šito uzrakstīt oficiāli aizsūtīt, nu kā, tad mēs izskatām informāciju visu dies un viens. Tūlīt tās jau nebūs nekā rudenī paprasīt, pateikt, ka termiņš veidē. Termiņš 2 gadi. Kas tur nebūs? Nu, tas Jāni viedoklis. Paldies par viedokli. Vēl kaut kas ir nepaldies par darbu. Es nopietni domāju, ka to vajag uzrakstīt. Tam turam sagatavot. Mēs izsūtīsim. Vai tu parakstīsies apakšā Skrieva novada domas deputāts Udo Pēc? Jā, uzrakstīsi, ka viņi ir to darījuši. Nē, esošo situāciju izklāst. Ierakstīsiet visu, ko Jānis arī teica. Cenšos. Nē, nu to vajag. Tā ir tik viss kārtībā būs.